Labdien! Šodienas sastā nodarbība. Pirms mēs sākam mūsu darbu, tātad sasto nodarbību, es vienkārši gribēju jums atkal tīri organizatoriski parādīt tātad ierakstus, iepriekšējo nodarbību ierakstus, kur ir atrodami iepriekšējo nodarbību ieraksti. Tātad vadlīnijas vērtēšana un pilnveides plānu izveidēji, un ja patītu te uz leju apakšā ir praktiskas nodarbības pakalpojumu vadītājiem, un šeit, kā jūs redzat, ir jau 5 nodarbību ieraksti. Tātad arī iepriekšējās nedēļas ieraksts jau ir, un, kā jūs redzat, tad ieraksti jau pārklāja visu uzdevumu vērtēšanu un arī pakalpojuma vērtēšanu. Līdz ar to šīs abas sadaļas jau ir novērtētas un ir pieejami arī mācību materiāli, praktisko nodarbību ieraksti, kur visi var skatīties un izmantot. Lūk, tas bija pirms mēs sākam, tātad tīri organizatoriskas lietas. Tātad, pirmkārt, kopsavilkums ar iepriekšējām nodarbībām. Tātad, kas tam mums tur ir sanācis un kā tas izskatās. Kā jūs redzat, ir novērtēti gan uzdevumi, gan pakalpojums, un tas rezultāts ir ļoti tāds ticams, reāls un dzīvē atbilstošs. Tātad ir gan atbilstošas lietas, gan daļā atbilstošas, gan arī kaut kas, kas pagaidām neatbilst. Un, kā jūs redzat, arī tad palikusi ir 3. lielā grupa, nesākt, un to mēs arī šodien tad sākam. Un tā. 3. grupa. Politikā, ir redzams jau visi šie apraksti, kur var apstīties plašākas no visas šīs sadaļas un aprakstus. Tas ir tas, ko es visiem ieteicu pirms vērtēšanas, it sevišķi šīm sadaļām, palasīt, par ko ir runa, ko tas nozīmē. Jo tur katram no tām vērtēšanas kritērijiem ir aprakstīns. Lūk, tā kā to es gribēju vēl vienreiz atgādināt visiem klātesošiem, arī Andrejam un Dacei, un līdz ar to atgriežamies. Tātad, šī te grupa, pirmā sadaļa, ir pirmā spēja, ko mēs vērtēsim, būs kultūra, vai kultūra saistītās lietas. Un tā, vairāk kritēriji, pēc kārtas arī sāksim. Tātad pirmais. Ir apzināts un dokumentēts pakalpojumu pārvaldībai un pakalpojumu kultūrai atbilstošas iestādes vērtības. Es pieļauju, ka šeit šī sadaļa būs diezgan rozā visiem. Es arī parādīšu politikā, ko tas nozīmē, par kādām vērtībām ir runa, jo, kamēr šī politika nebija, šī politika ir pirmā vieta, kur faktiski parādās jēdziens pakalpojumu kultūra un pakalpojumu kultūrai atbilstošas vērtības. Tādēļ es mazlietiņ tomēr atļaušos parādīt jums politikas aprakstījumu, pirms mēs ejam tālāk. Un tā. Kas tad mums ir? Pakalpojumu kultūra un kultūrai atbilstošas vērtības. Šeit es faktiski uzmanību pievērsīšu vienam attēlam. Politikā ir mazliet vairāk aprakstīts, bet attēls, ko mums būtu liederīgi tagad apskatīties, ir šis. Un kādēļ es par to runāju? Tādēļ, ka visās iestādēs ir kaut kādas vērtības. Nereti tās vērtības ir veidojušās tā, ka iestādes vadība aptaujā darbiniekus un paprasa, ko tad jūs uzskatāt par vērtībām, mūsu vērtībām. Tad tiek apkopotas, sarakstīts, un kuras vērtības vairāk ir minētas, tās arī tiek iekļautas dokumentos vai uzrakstītas uz sienas visiem labi redzamā vietā. Bet, ja mēs runājam par pakalpojumu pārvaldību, tad pakalpojumu pārvaldībai ir savas vērtības. Kādēļ? Tādēļ, ka nav liela jēga no tādām vērtībām, kuras mūs nevirza kaut kur. Arī vērtībām, kultūrai ir jābūt virzošai. Un tas nozīmē, ka ja mums, teiksim, te pakalpojumu vides pilnveides ietvaros ir svarīgi pakalpojumu pārvaldību attīstīt,
īstenot, tad arī vērtībām ir jābūt atbilstošām. Lūk, un tāpēc, ja jūs atceraties 4 kvadrantus no teorētiskajām mācībām par to, kas ir pakalpojumu pārvaldība, rezultatīvitāte īstermiņā, ilgtermiņā, efektivitāte īstermiņā, ilgtermiņā, tad lūk, šeit vidū ir tie 4 kvadranti, un katram no tiem ir atbilstošas vērtības. Tās arī būs šīs pakalpojumu kultūrai atbilstošās vērtības. Varētu būt, ka iestādēs daļa no esošajām vērtībām sakrīt ar šīm te pakalpojumu kultūrai atbilstošajām vērtībām, bet katrā ziņā jums ir jāapzinās, kādas tad tās ir, jo tur būs arī citi jautājumi saistībā ar šo te. Nepietiek ar to, ka mēs viņus vienkārši kaut kur uzrakstam. Un tā, ja mēs zinām, ka rezultatīvitāte īstermiņā ir viena no lietām, kas ir saistīta ar pakalpojumu pārvaldību, tad atbilstošās vērtības ir mērķtiecība, elastīgums. Mums ir jāiet uz rezultātu un jāspēj pielāgoties mainīgajām vajadzībām. Ja? Lūk, 2. Ja mēs runājam par efektivitāti īstermiņā, tad vērtības ir precizitāte un kārtība un lietderīgums. Lūk, tā ir efektivitāte, jā, atkal īstermiņā. Šīs 2. Šeit ir redzams arī izpausmes, bet tur mēs šodien, nav šīs dienas tēma, jā, paši lūdzu paskatieties, kā tad šīs vērtības izpaužas dzīvē, vai kā vajadzētu izpausties dzīvē. Jo vērtības tiešā veidā mēs neredzam. Vērtības mēs redzam tikai caur izpausmēm, caur mūsu darbību. Ja? Lūk, tā kā tādas vērtības. Tālāk, ja mēs runājam par rezultatīvitāti ilgtermiņā, kas mums ir svarīgi, ja? Tad vērtība ir attīstība un drosme. Atkal, ja? Kāda tur ir izpausmes un kā tas izpaužās. Un ja runā par efektivitāti ilgtermiņā, tad savstarpēji uzticēšanās un cieņa un savstarpēji papildinoša komanda. Lūk, līdz ar to pakalpojumu kultūrai ir atbilstošas kopā 8 vērtības, bet katram no šiem pārvaldības virzieniem, tie ir 4 pārvaldības virzieni, katram no pārvaldības virzieniem ir atbilstošas 2 vērtības. Un līdz ar to arī tie cilvēki, kuri vairāk ir iesaistīti konkrētu jautājumu risināšanā, vai uz rezultatīvitāti strādā, tātad pakalpojumu cilvēki, vai uz efektivitāti, resursu cilvēki, vai uz attīstību, tā ir vadība, arī efektivitāte ilgtermiņā. Ja? Tad faktiski katrai šai grupiņai ir tikai, 2 dominējošās vērtības. Ja iestādē kopumā ir jābūt atbilstošai visām 8 vērtībām, pakalpojumu pārvaldības ietvaros, ja? Tad iespējams, ka cilvēkiem ir jāzina tikai 2 vērtības, vai dominējošās ir prioritārās, kas vairāk ir saistītas ar viņu ikdienas darbu. Lūk, tā bija teorētiskā sadaļa, pirms mēs ķeramies klāt šai te vērtēšanai saistībā ar kultūru. Līdz ar to atgriežamies pie jautājumu, vai ir apzinātas un dokumentētas pakalpojumu pārvaldībai un kultūrai atbilstošās iestādes vērtības. Šis jautājums ir uzdots šeit pakalpojuma vadītājam, jo pakalpojuma vadītājs, protams, pats ar savām rokām nav tas, kas nosaka iestādē vērtības, bet pakalpojuma vadītājs ir tas, kuram ir jādzīvo saskaņā ar vērtībām. Un līdz ar to pirmais priekšnosacījums, lai pakalpojuma vadītājs varētu dzīvot saskaņā ar vērtībām, ka iestādē ir apzinātas tādas vērtības. Ko jūs teiksiet? Mums ir apzinātas tās vērtības, kas ir kopējās vērtības valsts pārvaldē. Tad mums ir definētas savas uzņēmuma vērtības, bet tieši saistībā ar pakalpojumu kultūru tās vērtības mums nav. Jā, tas arī bija gaidāms, un tas nozīmē, ka, ja mēs tomēr gribam šo pakalpojumu kultūru veidot, tad ir jāsaprot, kā šīs pakalpojumu kultūrai atbilstošās vērtības iekļaut iestādes kopējā kultūrā un kopējo vērtību, šajā apritē. Lūk, ja? Pagaidām tas nozīmē, ka šeit visdrīzāk lieku šādi. Ja? Jo tā ir jauna lieta. Tā ir saprotama, ja? Tā ir jauna lieta, ja? Un tas ir drīzāk jādomā, kā papildināt esošo
kultūru, ar šo pakalpojumu kultūru, specializētu kultūru. Nākošais jautājums, kritērijs. Pakalpojumu pārvaldībai atbilstošās vērtības ir zināmas visiem pakalpojumu pārvaldībā iesaistītajiem. Diezgan loģiski, te laikam aizies pa ķēdīti, tagad pagaidām. Tālāk. Pakalpojumu pārvaldībai atbilstošās vērtības tiek skaidrotas un popularizētas. Es domāju, ka arī šī brīdī, arī nebūs. Bet, vismaz es teiktu, mēs izējam cauri, un saprotam, kas tad tur faktiski būtu, kam būtu jābūt, Ikdienā tiek popularizēta un veicināta vērtībām atbilstoša pakalpojumu pārvaldībā iesaistīto rīcība. Tātad atkal varbūt dažādas aktivitātes, lai veicinātu cilvēkus rīkoties atbilstoši tiem vērtībām. Pakalpojumu pārvaldības dalībnieku ikdienas rīcība ir atbilstoša vērtībām. Šīm te vērtībām, protams, kuras pagaidām nav zināmas. Tā kā tas ir normāli šī brīdī. Ir apzināts un iestādē pārunāts pakalpojumu pārvaldības attīstības līmenis, esošais un ir noteikti pakalpojumu pārvaldībā iesaistītiem tiek skaidrots vēlamais. Šeit nav runa par vērtībām, par kultūru joprojām runājam, bet atcerieties, bija tie 4 pakalpojumu pārvaldības līmeņi. Pirmais bija fokus uz funkcijām, otrais bija fokus uz pakalpojumiem, trešais līmenis bija fokus uz vajadzībām, vajadzību apmierināšanu, un 4. līmenis bija fokus uz apmierinātiem pakalpojumu saņēmējiem. Un šeit ir runa par to, jo tā ir pakalpojumu kultūra faktiski. Un tad ir jautājums, vai jums ir apzināts un pārunāts esošais attīstības līmenis, un tiek skaidrots vēlamais. Iespējams, ka arī šī brīdī nav, jo tas arī ir diezgan jaunas lietas, bet tas jau vairs nav tiešā veidā ar vērtībām saistīts, bet ar kultūru gan Otrs kultūras izpausme, attīstības līmenis. Labi, iestādes pakalpojumu pārvaldības dalībniekiem ir sapratne un pārliecība par pakalpojumu pārvaldības jēgu un nepieciešamību. Un iestādes pakalpojumu pārvaldības dalībnieki ikdienā īsteno pakalpojumu pārvaldību. Atkal šis nav saistīts ar iepriekšējiem, tātad te ir runa atkal par to, ka tie cilvēki, kuri ir saistīti ar pakalpojumiem, viņi apzinās jēgu, saprot, kādēļ tas ir vajadzīgs, un ir pārliecināti par to, kā ir ar šīm lietām, cik tālu tas ir. Es teiktu, ka mēs varētu novērtēt šo kritēriju kā daļēji atbilstošu, jo pašreiz pakalpojumu pārvaldībā iesaistītie, viņiem ir izpratne par to, par pakalpojumiem, par to, kā mēs viņus vēlamies turpmāk attīstīt, bet šeit mums nav ļoti tāls ceļš ejams, lai būtu tā padziļinātā izpratne. Jauno politiku un ievērošanu, Jauki, skaidrs, labi. Un pēdējais. Vadība visos pārvaldības līmeņos skaidro un popularizē saimnieka attieksmei atbilstošu rīcību. Pirms jūs atbildat, jautājums ir, vai jūs zinat, kas tiek saprasts ar saimnieka attieksmi, Un tas arī ir aprakstīts politikā, ko mēs saprotam ar saimnieku attieksmi. Un tāpēc te pie kultūras arī ir jautājums, vai šī saimnieka attieksme tiek skaidrota un popularizēta. Saviem vārdiem izsakoties, saimnieka attieksme ir tāda attieksme, kad mēs pakalpojumu pārvaldību neveicam tādēļ, ka to uzliek kāds, normatīvs vai kāds cits dokuments, bet tāpēc, kad mēs redzam to jēgu, kādēļ ir nepieciešams nodrošināt šos pakalpojumus saviem klientiem, vai kuram mēs nodrošinām šos pakalpojumus. Labi. Ir ok, Es vienkārši uzlieku, uz politikas sadaļu atkal, lai būtu skaidrs,
kas tad ir saprotams ar saimnieku attieksmi no pakalpojumu pārvaldības politikas skatu punktu. Te ir diezgan daudz viss, kas uzskaitīts, un ētikas principi, pakalpojumu pārvaldības vispārējie principi, vērtības, joprojām veselais saprāts, kas arī nav pats par sevi saprotams, ja katrs saprot kaut ko citu, arī tas te ir skaidrots, kas tad ir veselais saprāts, tātad šeit beigās, praktiskums, vienkāršība, racionalitāte, universālums un tā tālāk. Tā kā diezgan daudz lietas, kas ir saistītas ar šo, ko ir vērts arī paskatīties, un līdz ar to, ko mēs te rakstam, kā jūs vērtētu situāciju? Labi, ļoti daudz jāatbildē. Es uzskatu, ka daļēji atbilst. Es pieļauju, ka tā arī ir, jo mēs to saimnieku attieksmi, protams, ka vairāk vai mazāk īstenojam, citur vairāk, citur mazāk atbilstoši, tā savai izpratnei. Un līdz ar to tas būs daļēji, Bet iepazītos. Mēs jau šeit vērtējam atbilstību politikai. Un tāpēc es arī visiem ieteicu, pirms vērtēšanas palasīt atbilstošās sadaļas politikā, jo tad varētu objektīvāk saprast, cik mēs atbilstam tai politikā aprakstītajai, kultūrai vai saimnieku attieksmē vai kam, nevis intuitīvi, Tāpēc, droši vien, ka jums tiešām būs objektīvi te ierakstīt atbilst daļēji, jo tas, ko jūs minējāt, protams, ka ir, bet, ir vēl daudz arī citas lietas. Labi, iesākuši esam, tātad kultūras sadaļa ir novērtēta. Iesim tālāk. Nākošais ir personāls. Tātad cilvēki. Šeit būs tikai 3 kritēriji, bet tādi sarežģītāki, kompleksi. Un tā, pirmais. Ir izveidoti pakalpojumu pārvaldības īstenošana atbilstoši amatu apraksti, kuros ir noteikti amati un lomas pakalpojumu pārvaldības īstenošanai, tostarp pakļautību, tiesības, pienākumu, atbildību. Lūk, te ir runa par to, ka mēs veidojam tās komandas. Pirmais solis komandu veidošanā bija rīkojums, kur mēs ar rīkojumu vienkārši pasakam, kuri cilvēki būs pakalpojumu vadītāji, tātad pildīs pakalpojumu saimnieku lomas pienākums, bet ar to jau nepietiek. Es iepriekš skaidroju, ka mums jau faktiski tiem cilvēkiem šie pienākumi ir jāpārliek uz amata aprakstiem, jo pretējā gadījumā tie vienmēr paliks tikai kaut kādi otršķirīgi papildu pienākumi, kurus tad veicam, tad jāpaliek garlaicīgi, Bet faktiski jau šiem cilvēkiem tiem ir jābūt pamata pienākumiem, Un tāpēc ir svarīgi, vai tie amata apraksti kaut kādīgi atspoguļo. Pieļauju, ka šī brīdī tas nebūs, Bet tomēr gribu dzirdēt to no jums. Domāju par to, kā integrēt šīs, šos pienākumus amata aprakstu. Neatbilst šajā brīdī. Tā varētu būt, jo tā arī ir jauna lieta. Pašlaik mēs par to sākam runāt, ka ir jaunas lomas, jauni pienākumi. Un skaidrs, ka tiem cilvēkiem, kur šos pienākumus pildīs, ir jābūt tai attieksmei, ka tas faktiski ir viņu pamatdarba ietvaros, tie pamatpienākumi. Ja nav kaut kādi pienākumi, kurus var pildīt, tad, kad nekas cits vairs nav ko darīt. Tad, kad īstie pienākumi ir izdarīti, tad var skatīties uz tiem. Tā nav. Tā nebūtu pareizi. Tā tas nedarbosies. Labi. Nākošais. Ir pietiekoši daudz personāla pakalpojumu pārvaldības uzdevumu veikšanai, īstenošanai atbilstoši pakalpojumu pārvaldības lomām. Lūk, ja mēs saprotam, kādas ir lomas, saistībā ar pakalpojumu pārvaldību, tad vai jums ir šie te cilvēki, konkrētie cilvēki, kuri pildīs šo lomu pienākumus? Te ir atkal skats faktiski no šī konkrētā pakalpojuma vadītāja skata punkta, jo, atcerieties, pakalpojumu pārvaldības loma nav tikai pakalpojuma vadītājs, ir arī sniegšanas process, un tas nozīmē, ka var būt, ka viss ir sasparojušies, sasprindzinājušies, un pakalpojumu vadītājs vēl ir atrasts, bet faktiski nav cilvēki, kuri varētu pietiekošā apjomā sniegt to pakalpojumu. Tur ir iztrūkums, un līdz ar to te var būt dažādas situācijas. Kas lomas tiešām ir dažādas, saistībā ar šo konkrēto pakalpojumu, protams. Vai jūs kā pakalpojumu vadītāja izjūtat,
darbinieku trūkumu saistībā ar savu pakalpojumu? Ja šāds jautājums, tad neizjūtu. Bet man ir cits jautājums jums precizējošs. Jā. Piemēram, ja mēs runājam par amata aprakstu, un mums ir, piemēram, šie paši profesijas klasifikātori, kuri sniedz vispārīgu informāciju, kas, piemēram, ir jurists. Ja mēs runājam tieši par mūsu pakalpojumu sniedzēju, jo mēs esam amatā visi juristi. Tostarp arī, es. Un līdz ar to, cik tas būtu atbilstoši jurista profesijai pielikt šāda veida varbūt pienākumus amata aprakstā. Pilnīgi noteikti un pilnīgi neatbilstoši. Var uzreiz tieši teikt. Juristi noteikti, ka nevar būt pakalpojumu vadītāji. Sāksim ar to. Ir traki, ka iestādē viss ir juristi. Ja? Un tomēr es esmu pēc amata nodaļas vadītāja. Pārējie ir juristi. Nē, tas skaidrs, ka mums valsts pārvaldē ļoti bieži tie amatu nosaukumi un arī apraksti ir ļoti, ļoti universāli. Vecākais konsultants, referents, eksperts, kas faktiski neko nenozīmē, kas neko neizsaka. Tādēļ mēs, tad, kad valsts kancelē veidoja jaunu amatu klasifikātoru valstī, izveidojām jaunu grupu 38.2, un tur ir runa, tā ir grupa pakalpojumu pārvaldība. Un tur jau ir amati konkrēti saistīti ar pakalpojumu pārvaldību. Tur bija 3 līmeņi, 3 tās amatu grupas, 9., 11. un 13. Un tur bija aprakstītas arī galvenās lietas, ar ko būtu jānodarbojas šo amatu cilvēkiem. Līdz ar to pakalpojumu pārvaldībai ir pat jau oficiāli, legāli šajā profesiju klasifikatorā esoši atbilstoši amati. Un tas nozīmē, ka tajās iestādēs, kuras, faktiski, kurām pamatdarbība ir sniegt pakalpojumus, tur ir jāpadomā, vai šie cilvēki tomēr nevar arī ieņemt atbilstošus amatus. Pat ja pēc izglītības cilvēks ir jurists, nav svarīgi. Liela daļa cilvēku mēs nestrādājam tādus darbus, kas atbilst mūsu izglītībai. Lielai daļai mācījāmies vienu, daram kaut ko citu. Tāpēc izglītība varbūt ir pakārtoti. Svarīgi ir, ko šie cilvēki reāli ikdienā dara dzīvē. Un tam būtu pēc iespējas jātuvinās amata nosaukumam, amata aprakstam. Ja ir konkrēts cilvēks, kas atbild par konkrētu pakalpojumu, tad vēlams būtu, ka viņam nav amata nosaukums jurists. Tāpēc es teicu, juristiem nevajadzētu būt. Juristam nav nekāda sakara ar pakalpojumiem. Ja? Jurists ir nodrošinošais dienests iekšēji. Ja? Un viņš nav uz āru. Protams, ja jūs neesat kompetenci centrs citām iestādēm, nesniedzat jurista pakalpojumus, tad jurists varētu būt, protams, saistīts ar pakalpojumiem. Bet ja jurists ir paredzēts iestādes iekšējām lietām, tātad nodrošinošo funkciju īstenošanai, tad juristam nevajadzētu uz āru sniegt pakalpojumus. Nav nekādas sakara ar šo amatu. Lūk, un tāpēc iespējams, ka daļai no jūsu cilvēkiem būtu jāpārdomā, vai tur nav atbilstošāks tas 38.2 grupas šie tie amati, kas ir tieši pakalpojumu pārvaldības grupa, tika izveidot un ieviesta. To var arī izmantot. Un tad šie tie pienākumi, kas ir aprakstīti šeit politikā, ļoti labi atbildīs tiem amatu aprakstiem, vai tiem amatu nosaukumiem. Lūk, Tā kā to var arī sakārtot. Un tāpēc arī tas faktiski mēs atgriežamies pie tā iepriekšējā jautājuma, par tiem amata aprakstiem. Un to var darīt tā, ka var jau būt arī tādi neitrālāki amati, kam var kā pienākums iekļaut to pakalpojumu pārvaldību, varbūt nemainot amata nosaukumu pat, un visas tās grupas un tam līdzīgi. Bet, ja tas ir iespējams iestādē, tad labāk to varētu sakārtot šiem cilvēkiem, mainot amata nosaukumus jau uz vairāk atbilstošiem amata nosaukumiem, vairāk atbilstošiem tam, ko dara. Tā, tas bija par šo tēmu, par amata aprakstiem un amatiem un cilvēkiem. Un ir tādi amati, Man pašam arī ir viens no šīs 38.2 grupas amatiem mūsu ministrijā. Un maniem kolēģiem arī, visiem mūsu nodaļai, protams. Tālāk. Atgriežamies pie nākošā, pie tie pietiekoši daudz personāla.
tad es sapratu, ka jums faktiski, lai veiktu tos te pienākumus, jūs esat veiksmīgi apzinājuši to komandu un jums īsti netrūkst, ja ir atbilstoši, tā? Vēl varbūt tās daļēji. Tāpēc, ka ir par ko vēl padomāt nākotnē, jau jāizpēt 38.2, un tad arī varēs jau tā pateikt, ir vai nav, vai, pa vidu. It kā komanda ir, bet vienlaikus saistībā ar šiem pienākumiem, Jā, jāprecizē, ja? Nē, es jau kā nodaļas vadītāji, mans uzdevums vadīt nodaļu, ja, un zem šī vispārīgā teikuma no amata apraksta izriet, ka es arī sniedzu uz pakalpojumu. Ja tā. Pakalpojumu, tātad nodaļas vadītājs, kas ir amats, nodaļas vadītājs, protams, ka vienlaicīgi var būt pakalpojumu vadītājs. Tas ir pilnīgi normāli, ja, un tad nodaļas darbinieki savukārt ir tie, kas faktiski sniedz varbūt šo pakalpojumu, ja, bet nodaļas vadītājs ir tas, kas domā par šī pakalpojuma attīstību, plāno, kontrolē, mēra un tam līdzīgi, ja, un tāpēc nodaļas vadītājs ir ideāls amats pakalpojuma vadītāja lomas pienākumu veikšanai. Bet citur tie var būt arī ierīces darbinieki, viņiem nav jābūt nodaļas vadītājiem. Ja? Ja? Tā kā tas var būt dažādi. Tā, tālāk. Nākošais. Ir nodrošināta personāla atbilstība veicamajiem pienākumiem. Lūk, pakalpojumu pārvaldībā iesaistīto cilvēku raksturu iezīmju atbilstība veicējumiem, pakalpojumu pārvaldības virzieniem. Šī ir ļoti, ļoti nepierasta, jauna un, varētu teikt, smalka lieta, kuru nevienmēr valsts pārvaldē ir iespējams īstenot, un te ir runa par to, ka mums kā cilvēkiem katram ir savas rakstura īpašības. Varētu teikt tipi, ja, cilvēku tipi. Vieni ir radoši pēc būtības, un viņiem viss viegli padodas, kur ir vajadzīgas idejas radošums. Citi savukārt, bet šie cilvēki savukārt, galu necieš kārtību, precizitāti, grūti sadzīvot, ja? Otri pretējā tipa cilvēki ir ļoti punktuāli, precīzi, pedantiski, var katru sīkumu redzēt, ievērot un izpildīt, ja? Un savukārt ir pierasts, ka šie cilvēki, šiem cilvēkiem varbūt mazāk radošums ir, ja? Tas ir tāds, diametrāli pretēji tipi divi, ja? Un tas nozīmē, ka šajā punktā mēs runājam par to, ka iestādēs, lai, pēc iespējas palielinātu darba efektivitāti un rezultatīvitāti, pilnīgi dabiski, ka būtu konkrētiem uzdevumiem, jābūt atbilstošiem cilvēkiem. Raksturiezīmēm. Tad rezultāts būs labāks, vieglāks, ja, un tam līdzīgi. Ja. Bet nevienmēr to ir iespējams izdarīt. Ja, ņemot vērā, ka mums cik tie cilvēki ir, tik viņi ir, un kādi viņi ir pieņemti, tādi viņi ir pieņemti. Ja, un mēs to nevienmēr varam izdarīt. Bet tas ir tas, par ko ir jādomā, un vai tur var kaut ko pilnveidot, ja, pārgrupēt, pārvietot, struktūru vienību ietvaros, reizēm pat to dara starp struktūru vienībām, ja, pārceļ kādu cilvēku, ja ir skaidrs, ka citā vietā viņš būs daudz piemērotāks pēc sava rakstura iezīmēm. Ja. Tā kā te ir pa ko domāt, ja, un tad ir jautājums, ko man te rakstīt? Kā jums liekas? Tā daļēji atbilst. Daļēji ar domu, ka nav tā, ka pilnīgi nekas nav, ja, un nav arī tā, ka viss ir pilnīgi pārdomāts, jūs esat tur analizējuši cilvēku tipus un savietojuši viņus pareizajās vietās. Tas, es domāju, nav tipiski valsts pārvaldē pagaidām, ja. Tas nozīmē, ka šeit, ja, jums vēl ir iespēja kaut ko pilnveidot. Labi? Jā. Par personālu tas bija viss. Nākošais ir kompetences. Šeit ir arī vairāki kritēriji un atkal pēc kārtas. Tātad pirmais. Pakalpojumu vadītājam ir vispārējas kompetences pakalpojumu pārvaldības politikas īstenošanai, to starp pamatnosacījumu īstenošanai, pārvaldības uzdevumu veikšanai,
pilnveidas nosacījumu īstenošanai un spēju un resursu nodrošināšanai. Lūk, faktiski tas ir jaunās politikas sastāvdaļas. Un te ir jautājums, vai pakalpojumu vadītājs ir iepazinies un pārzina, un viņš ir apguvis šo jauno pakalpojumu pārvaldības politiku ar visām uzskaitītajām sastāvdaļām. Neatbilst. Es arī, ļoti reāli, jo šī brīdī visdrīzāk jūs vēl neesat paguvuši. Bet tas ir tas, ko es aicinu visus pakalpojumu vadītājus. Šis te pakalpojumu pārvaldības politika, tā ir bībele, pēc kuras ir jādzīvo ticīgajiem, teiksim tā. Ja jūs esat pakalpojumu pārvaldībā iesaistīti, tad ir skaidrs, ka pakalpojumu pārvaldības politika ir lieta, kas ir jāzina. Šī brīdī, protams, ka vēl jūs nezināt, nav bijis ne laika, ne iespēju, kaut ko jūs šajos kursos dzirdat fragmentāri, bet tā, sistēmiski, tur ir vienkārši jāvelta laiks un jāpalasa, kas tur ir rakstīts un kas ir paredzēts. Bet šī brīdī tā tad vēl nav. Un tā bija vispārēja zināšanas. Tālāk jau ir ļoti konkrēti zināšanas pakalpojumu pārvaldības uzdevumu veikšanai, tātad kompetences, es arī pieļauju, ka nav. Šeit arī būs laikam tā ķēdīt, jo pirmais jautājums ir tas vieglais, vai vispārīgas zināšanas ir, tātad ir pārskatīta, ja pārlasīta politika. Tā ir pirmā rindiņa. Nākošās 3 rindiņas jau ir padziļinātas, specializētas zināšanas. Un pirmais bija par uzdevumu veikšanu, kuras varētu vēl nebūt. Šeit ir vēl viena interesanta nianse, kas uz visiem varbūt attiecas. Ir tā, ka varams pašlaik veido vadlīnijas. Vadlīnijas pārvaldības uzdevumu veikšanai. Tālāk varams veidos vadlīnijas pakalpojumu pilnveidei. Un pēc tam varams veidos vadlīnijas spēju un resursu nodrošināšanai. Šīs 3 padziļinātās lietas. Un tas nozīmē, ka šī brīdī jums nevar būt padziļinātas kompetences šais jautājumos, jo mēs vēl neesam sagatavojuši vadlīnijas. Vadlīnijas būs kaut kad pabeigts viss tas komplekts nākošā gada vidū, un, kā jau es teicu, no jaunā gada, no nākošā gada sākuma, mēs sāksim padziļināti apmācīt iesaistītos jau par šīm 3 grupām. Ja pirmo tas ir politika, ir gatava un tas ir jūsu ziņā, jūs jau tagad varat apmācīties, pašmācība, tad šīs pēdējās 3 lietas, tās jūs šī brīdī vēl nemaz nesat spējīgi iegūt šīs kompetences, jo nav vēl mācību grāmata. Tāpēc šeit mierīgi var ierakstīt arī, ka neatbilst. Te varēja būt cerība par to pirmo pozīciju, ka tur jau daļēji atbilst, jo ir pašķirstīta tā politika, un tam līdzīgi. Bet ja šī brīdī vēl nav, tad šī grupiņa visa pagaidām neatbilst. Kā jūs redzat, te nav runa par visām kompetencēm, kas ir vajadzīgas pakalpojumu vadītājiem. Bet viena daļa ir, jo varētu būt arī tādas, kā mēdz dēvēt tie profesionāļi, caurviju kompetences. Kā vispār noteikt procesus, kā runāt ar cilvēkiem, kā uzvesties konfliktu situācijās. Tas nozīmē, ka pakalpojumu vadītājiem varētu būt daudz šādu caurviju kompetenci. Bet tās ir ārpus varbūt šīs te politikas, jo šādas mēs iegūstam nepārtraukti, tiek piedāvāti dažādi kursi un apmācības. Šeit ir tikai tās, kas konkrēti ir saistītas ar pakalpojumu pārvaldību. Lūk, tas bija par kompetencēm. Nākošā grupa – vadlīnijas. Ar vadlīnijām būs mazliet interesantāk. Faktiski, jums kā pakalpojumu vadītājiem ir jābūt pieejamām vadlīnijām. Bet nianses ir tāda, ka atkal šīs te, tā horizontālās vadlīnijas par pakalpojumu pārvaldību, tas veidos varams. Tālāk, valstī vienotas. Tas vēl nav, tās mēs veidosim, un tāpēc droši var teikt, ka šādu vadlīniju jūsu rīcībā nav pieejams.
Es ieteiktu šeit arī atbildēt uz pirmo jautājumu, ka neatbilst. Jums nav šādu vadlīniju. Te nav pat runa par to, kurus gatavos, vai jūs, vai mēs, vai vēl kāds cits. Te ir jautājums, vai jums kā pakalpojumu vadītājam ir pieejams šādas vadlīnijas. Nu, nav šādu vadlīniju. Pirmo. Tālāk. Ir izveidotas un ir pieejamas nozarē vienotas ar pakalpojumu pārvaldību saistītas vadlīnijas. Lūk, konkrētā nozarē. Šādas nozares vadlīnijas visdrīzāk izdod nozares ministrija, kurā tad viņa pasaka, kā uzvesties pakļautības iestādēm, saistībā ar pakalpojumu pārvaldību. Šādas vadlīnijas var būt, var nebūt. Ja, tas nav obligāti, ka tādām ir jābūt, ja, bet viņas varētu arī būt. Ministrija varētu izdot vadlīnijas, kā pakļautības iestādēm uzvesties saistībā ar kaut kādiem veselības aprūpes saistītiem pakalpojumiem. Lūk, vai jums kaut kādas tādas vadlīnijas ir pieejamas? Nav. Labi. Es varu pašlaik ielikt šeit neatbilst, bet, kā jūs redzat, šeit parādās arī 4. iespēja neattiecas. Un tāpēc te var būt situācija, ka jūsu nozares ministrija vispār neplāno neko tādu. Uzskat, ka neko tādu nevajag, ka nekas tāds nav nepieciešams jūsu nozarē. Tas nozīmē, ka tad, kad jūs domāsiet, kā tad pilnveidot šo te situāciju, ka jums nav pieejams šādas vadlīnijas, tad risinājums varētu būt tāds, ka jūs noskaidrojat nozares ministrijā, vai viņi plāno kaut ko tādu veidot, un vai kaut ko tādu būtu nepieciešams veidot, gan no viņu skatu punkta, gan no jūsu skatu punkta. Ja? Es pieļauju, ka to nedarīs katrs pakalpojumu vadītājs par savu pakalpojumu, drīzāk to vajadzētu darīt iestādes pakalpojumu kopuma vadītājam, ja painteresēties ministrijā vai kaut kas tāds būs, kas attieksies uz iestādēm, nozares pakļautībā, nozares ministrijas pakļautībā, ja? Bet šī brīdī, ir skaidrs, ka tādu vadlīniju nav, neatbilst tātad, ja? Ja gadījumā jūs konstatēsiet, ka tādas, nozares mēroga vadlīnijas nav nepieciešams, tādā gadījumā jūs varēsiet izlabot uz neatiecas, ja? Bet šī brīdī jūs to nezināt, ja? Un tāpēc, ja tā tieši atbild uz jautājumu, vai jums ir pieejams, tad nav pieejams, tā tad neatbilst. Lūk, ja? Tas bija par to. Tālāk ir izveidots un pieejams iestādē vienotas, specializētas ar pakalpojumu pārvaldību saistītas vadlīnijas. Vadlīnijas, kas ir paredzētas lietošanai tikai konkrētajā iestādē, un ir nepieciešams pakalpojumu pārvaldībā. Vai jums iestādē ir kaut kādas vadlīnijas saistībā ar pakalpojumu pārvaldības jautājumiem? Vadlīnijas nav, mums ir procedūra par pakalpojumu. Tas būs nākošais par procesiem, bet vadlīnijas ir cita veida dokuments. Jā, es tikai vienkārši precizēju, kas mums nav, mums nav vadlīnija. Jo vadlīnijas ir tādi vispārēji norādījumi. Piemēram, vadlīnijas var būt arī ētikas kodeks, kur ir pateikts, kā darbiniekiem uzvesties, komunicēt ar apmeklētājiem, kā runāt, kā ģērbties, kā uzvesties. Es atvainojos, ka pārtraucu, bet no tādu skatu punktu jau atkal mums ir, bet tas jau vairāk tad ir par vispāriem, klientu apkalpošanu, jā. Es tādā gadījumā ieteiktu nevis, ka neatbilst, ka nekā nav, ja? Bet pašlaik uzrakstiet es izvēlējos jūsu vietā, atļāvos, ja, kā atbilst daļēji, jo šāda veida dokumenti arī, tās jau arī ir vadlīnijas, kā uzvesties saistībā ar klientu apkalpošanu. Tas ir pakalpojumu pārvaldība, ja? Un varbūt arī citi šāda veida dokumenti, kā vadlīnijas, ja, kā norādījumi. Vadlīnijas tas ir norādījumi, kā pareizāk, kā labāk uzvesties, rīkoties. Lūk, ja? Un tāpēc te jums būs jāpārdomā, kas jums ir un ko faktiski vēl vajadzētu. Jo ja jūs būtu iepriekš, tur, kur bija tā kompetenci sadaļa, iepazinušies ar politiku, tad iespējams, ka tad jums rastos sapratne par to, ka ir vajadzīgs vēl kaut kādas vadlīnijas.
kas noteiktu, ja kā vispār rīkoties noteiktās situācijās. Lūk, ja? Ir skaidrs par vadlīnijām, ja? Labi. Jā. Procesi ir izveidoti un ir pieejami valstī vienoti vispārēji ar pakalpojumu pārvaldību saistīti procesi, horizontāli procesi, kas ir nepieciešami pakalpojumu pārvaldībai. Un šeit nav tikai varams. Te var būt arī citu nozaru valstī vienoti procesi. Piemēram, kaut kāds process, jeb kārtība, kā rīkoties ar finansēm, ko varētu visiem noteikt finansu ministrija. Varētu būt kaut kāds process vai kārtība saistībā ar drošību, ko visiem valstī varētu noteikt aizsardzības ministrija. Reizēm tagad mums nāk tādi, norādījumi. Tie nav procesi. Es pašlaik runāju par procesiem, bet es zinu, ka nāk norādījumi. Kā komunicēt ar ārvalstniekiem, kā uzvesties, ja jums jābrauc komandējumā tur uz Vidusāzijas valstīm un tā tālāk. Ja? Tie ir norādījumi. Tas drīzāk ir nozares vadlīnijas. Ja? Tātad vadlīnijas norādījumi, kā būtu pareizi uzvesties, kā nebūtu pareizi uzvesties. Bet varētu būt arī precīzākas kārtības procesi. Un vai kaut kas tāds ir manīts un ir pieejams? Un vai ir sajūta, ka kaut kam tādam vajadzētu būt? Jo joprojām uz to pakalpojumu iespējams, ka neatiecas. Bet iespējams, ka jūs vienkārši nezināt pašlaik, vai kaut kā tādam ir jābūt vai nav jābūt pieejamam jums. Šis ir diezgan tāds sarežģīts jautājums, jo īsti nav skaidrs, kur tad uzzināt, vai kaut kam tādam būtu jābūt. Te ir varianti, jā, atkal. Vai te ir jautājums, jā, pieejami. Ir pieejami vai nav pieejami? Ja mēs atbildētu formāli, tad nav pieejami, neatbilst. Otrs variants ir, tā kā mēs nezinām, jā, tad neatiecas. Bet tas ir līdzīgi, mēs iepriekš jau pat ar to saskārāmies, ja? Ka šī brīdī pieejami nav, tā tad neatbilst, bet iespējams, ka nevienam nav tādi pieejami, neviens neko tādu nav uztaisījis valstī. Un tādā gadījumā varētu būt, ka neatiecas. Tāpēc, lai mēs konsekventi rīkotos, droši vien, ka mēs atkal izvēlamies, ka neatbilst šī brīdī formāli. Tā ir formāla pieeja, nevis pēc būtības. Ja? Formāli neatbilst, nav pieejami, ja? Un tad var precizēt, kāpēc nav pieejami un vai vispār vajadzētu būt pieejamiem. Ja? To varēs jau pēc tam domāt, ja? Precizēt. Līdz ar to pašlaik pieejami nav, tā tad neatbilst. Ja? Šīs ir tās vietas, kur var pēc tam mazliet kaut ko precizējot arī ielikt, ka neatiecas. Jo tur ir skaidrs, ka jūs tur neko labot nevarat pilnveidot. Tālāk. Ir izveidot, līdzīgi ir nozari, ja, tātad tas bija valsts mērogā, horizontāli, tagad jau šaurāk nozarē. Vai nozarē varētu būt kaut kādi procesi, kas ir saistoši, kas attiecas uz visām pakļautības iestādēm, piemēram, ja? Vai pa nozari, pa ministriju kaut kas ir zināms. Kā lūdzu? Mēs domājam. Vai kaut kas nāk prātā, ja? Tāds ministrijas noteikti procesi, kā rīkoties arī. Jo vadlīnijas, ja, kas ir visu... Kā lūdzu? Es atvainos neatbilst tā pie sevis, domāju, ka varbūt, jo no ministrijas nav nekas tāds. Labi, jā. Tad te ir atkal, ja tā pats situācija. Te faktiski iestādes pakalpojumu kopuma vadītājam vajadzētu painteresēties ministrijā, vai kaut kas tāds ir. Pirmkārt, jo varbūt, ka jūs vienkārši nezināt, bet ir. Ja? Un vai arī kaut kas tāds ir plānots vai nav plānots. Un ja gadījumā nav plānots un nav, tad jūs varat mierīgi ierakstīt, ka neatiecas. Es atvainojos, varbūt tāds precizējošs jautājums, kā netik gudrai. Ja tas process ir aprakstīts ar ministra kabineta noteikumu palīdzību? Tā ir tikai forma, jo tas ir tehnisks izpildījums. Ja tie var būt MK noteikumi, tas var būt vienkārši kaut kāds cita veida dokuments, ja, bet būtība ir tāda, tas jāņem vērā, ja, ka vadlīnijas tie vispārēji norādījumi,
kas bieži vien nav pat obligāti. Ja vadlīnijas ir tāds rekomendējoša rakstura, tad, lūk, procesi jau ir stingrāki, ja? Un viņi var būt pa solītim arī kaut kāda kārtība, daram to pēc tam, daram to pēc tam, daram šo, ja? Tie var būt aprakstīti arī, jā, MK noteikumos, protams, jā. Tad varbūt tās mēs varētu šeit likt nevis neatbilst, bet daļēji atbilst. Jums ir prātā kāda kārtība, kas jums ir pieejama? Process. Ministra kabineta noteikumi, jā, mūsējie vienīgie, kur ir aprakstīts, kas veic ekspertīzi, kā tiek veikta ekspertīze un kas tiek konstatēts ekspertīzes gaitā. Nu jā, varbūt. Labi, tad precizēsim tādu lietu. Mēs pašlaik abstrahējamies no formas, no tehniskā izpildījuma. Ja? Process, tas ir kaut kāda kārtība, kas pa solītiem apraksta, kā rīkoties. Un process var tehniski izpausties kā iekšējs dokuments, kā kaut kāds dokuments. Tehniski var izpausties arī kā normatīvais akts. Lūk, bet ņemiet vērā, ka mums nākošā sadaļa, ko mēs vērtēsim, būs normatīvais regulējums. Piemēram, vēlreiz atvainojos, bet ja mums ir iekšējie kārtības tādi noteikumi, kā norit iestādē šī kārtība, respektīvi, mēs saņemam iesniegumu, nododam mūsu sadarbības partneriem, vai šis ar šeit ir pieskaitāms? Vai šie iekšējā noteikumi ir attiecināmi? Tas būs pieskaitāms nākošajā rindiņā. Jo te mēs runājam par nozari, tātad par ministriju, vai tur ir šādas kārtības, ja? Un tad pagaidām ierakstam neatbilst, jūs precizēsiet, ja? Bet nākošais, ko jūs minējāt, pat iestāde, vai iestādē ir procesi, kārtības, kas nosaka kaut ko saistībā ar pakalpojumu pārvaldību kopumā iestādē, ja vispārējas kārtības. Un tas varētu būt vismaz viens no tiem, ko jūs minējāt, ja? Tas varētu būt kā piemērs, jā. Tas nozīmē, ka jums iestādē ir vienoti specializēti ar pakalpojumu pārvaldību saistīti procesi, kuri var būt noformēti atkal, ja? Dažādos dokumentu veidos, stingrāk un mazāk stingri, bet process ir saistoši. Tālūk ir atšķirība, ja? Process ir jāievēro. Process nav tā, ka rekomendējam, ja? Nē. Jā. Labi, tad kā tad te ir ar iestādi? Iestādē mums ir procesi, kas nosaka pakalpojumu. Es precizēšu, un mazliet atkal varbūt piezīmēšu. Kaut kas jums ir, pilnīgi noteikti, kaut kas jums ir, bet ja mēs tomēr vērtējam nevis vispār, vai kaut kas ir, bet kontekstā ar pakalpojumu vidas pilnveidu, ar pakalpojumu pārvaldību, tad tajā brīdī, kad jūs iepazīsiet šo te pakalpojumu pārvaldības politiku, tad, kad jūs iepazīsiet, kādi ir pārvaldības uzdevumi, kas ir iestādē jāveic, tad jūs visdrīzāk sapratīsiet, ka ir kaudzēm vēl kaut kādi procesi, kuri iestādē nav aprakstīti. Piemēram, process iespējami ātrai incidentu novērtnē. Piemēram, process pieejamības un nepārtrauktības plānošanai un pilnveidei. Process iedzīvotāju vajadzību apzināšanai. Šīs ir kā piemērs minu dažādus procesus, kas varētu būt iestādē centralizēti. Šādus procesus neveido katrs pakalpojuma vadītājs atsevišķi savam pakalpojumam. Iestādē tiek veidots viens process, saskaņā ar kuru pēc tam visi pakalpojuma vadītāji tad arī dzīvo. Ja? Un tāpēc šeit visdrīzāk, šeit pilnībā atbilst, nevienam nebūtu pamata ierakstīt. Ja? Te varēja būt tikai, ka nav nekā, vai arī, ja jums kaut kas jau tagad ir, ko mēs konstatējām, tad atbilst daļēji, tādēļ, ka pilnīgi noteikti jums nāks klāt vēl daudzi iestādē centralizēti procesi, ja? Par ko ir atbildīgs pakalpojumu kopuma vadītājs. Par visām iestādē centralizētajām lietām ir atbildīgs pakalpojumu kopuma vadītājs. Ja? Un pakalpojumu vadītāji ir tie, kuri pēc tam saskaņā ar šiem centralizētajiem procesiem arī dzīvo. Lūk, ja? Tā.
Tā kā štādi ir ar procesiem Jā. iestādes mērogā. Nu, lūk. Un pēdējais ar procesiem saistītais jautājums, vai ir izveidoti un pieejami specializēti ar konkrētā pakalpojuma pārvaldību saistīti procesi. Tātad mēs faktiski sašaurinām mērogu. Pirmais bija valsts mērogs, otrais bija nozares, trešais iestādes, un mēs esam nonākuši līdz pašam šaurākajam mērogam pakalpojumam. Vai pakalpojumam eksistē kaut kādi procesi, kas apraksta kaut kādas kārtības saistībā ar šo te pakalpojumu? Jā. Pilnīgi noteikti rakstām atbilst pilnībā. Daudz, kas mums reglamentē tieši šī konkrētā pakalpojuma izpildi. Nu, tā tad ir. Ja? Ja ir pārliecība, ka ir viss, kas ir vajadzīgs, tad mēs liekam pilnībā atbilst. Ja par to ir šaubas, tad liktu daļēji. Bet jums pašlaik ir pārliecība, ka viss, kas konkrētajam pakalpojumam ir vajadzīgs, ir. Lūk, tad šai grupiņai, jeb šim te, spējai procesi, ko mēs redzam? Pakalpojumam viss ok, par iestādi kopumā ir daļēji, tāpēc, ka ir skaidrs, ka tur vēl nāks klāt citi procesi, savukārt par nozari un par valsti, tur pašlaik nav skaidrība, vai tur kaut kam vajadzētu būt. Un ja jūs papētīsiet jūsu nozares ministrijā, iespējams, ka jūs varēsiet mierīgi tur ierakstīt, ka neattiecas, un ka nekas nav vajadzīgs. Lūk. Labi. Tas bija par procesiem. Tālāk. Nonācām līdz tam normatīviem regulējumam. Ja? Tātad. Šeit jau ir konkrēti. Un atkal, tātad pirmais. Ir izveidots valstī vienots vispārējais ar pakalpojumu pārvaldību saistīts normatīvais regulējums, kas ir nepieciešams pakalpojumu pārvaldībai. Šeit ir mans komentārs. Tātad, pašlaik valstī ir izveidoti vairāki MK noteikumi, 309, 400, 401, 402, kas ir saistīti ar pakalpojumu pārvaldību. Ir. Līdz ar to formāli mēs varētu rakstīt, ka viss atbilst, bet faktiski jau neatbilst. Tādēļ, ka atbilstoši mēs jau atkal vērtējam pret jauno politiku. Visi tie MK noteikumi neatbilst jaunajai politikai, un tāpēc valstī ir uzsākts pilnveids darbs. Mēs sākam plānot, kas, kurā normatīvajā aktā ir jāmaina un cik daudz. Lūk, tāpēc formāli varētu teikt, viss, kas nepieciešams ir, bet, ja mēs padomātu, tad visdrīzāk es ieteiktu šeit ielikt daļēji. Kaut kas ir, kaut kas nav. Te atkal, tas nebūs ļoti lielā mērā atkarīgs tā pilnveide no jums. Līdz ar to plānojot pilnveidi šiem valsts mēroga pasākumiem, jūs jau īsti tur neko nevarēsiet ietekmēt. Ja? Kad mēs uztaisīsim, tad arī būs. Bet tā pilnveida var izpausties kā, piemēram, līdzdalība, atzinumi, ieteikumi un tam līdzīgi. Ja? Tā ir brīdī, kad mēs veidosim šo te. Un līdz ar to tur iespējams, ka jūs arī varēsiet ņemt dalību arī valsts mēroga. Šo noteikumu izveidē, pilnveidē un tam līdzīgi. Ja? Tā. Tā kā, man ir atkal ieteikums šeit rakstīt daļēji. Jo, šeit es vienkārši... Droši, mēs profesionālam uzticamies. Tālāk, līdzīgi ir nozarē, ministrijā. Ja, tātad atkal ir kaut kādi ministrijā veidoti vai noteikumi, vai cita veida normatīvais regulējums, varbūt arī kāds likums, ja, par ko ir atbildīga jūsu nozares ministrija, ja, kas ir saistīts ar pakalpojumu pārvaldību, kas reglamentē kaut ko, nozares mērogā kopumā. Jā, viņi jau politikas veidotāji ir. Es nerunāju par politiku, te kaut kādi normatīvi aktiem, kā noteikumi likumi. Politika, tas ir cits kaut kā. Kā noteikumus un likumus izstrādā viņi, bet pieņem jau Saeima. Līdz ar to viņi jau... Nē, jautājums bija, vai kaut kas tāds ir. Vai jūs kaut ko tādu zinat, vai jūs kaut ko tādu lietojat? Protams. Jā, vai ir kaut kādi noteikumi ministrijas izdot, kas skar jūs, arī citas iestādes saistībā ar pakalpojumu pārvaldību?
Nu, vai jūs varat minēt kādu piemēru, kādiem noteikumiem, piemēram, ja, kas skar jūs kā iestādi no pakalpojumu pārvaldības skatu punkta, kas pasaka kaut ko par pakalpojumiem? Nu, piemēram, ka jums noteikti ir jāsniedz šāda veida pakalpojumi, ka šie pakalpojumi ir jānodrošina kaut kādā noteiktā veidā un tā tālāk. Inspekcijas nolikums, kas ir apstiprināts ar veselības ministriju. Nolikums diez vai. Kā, nu tur jau ierakstīts, un arī likumā, pacientiesību likumā, un ministra kabineta noteikumos, ka šo dara veselības inspekcija. Konkrēto funkciju. Ok, un to ir izdevusi jūsu ministrija, un līdz ar to ir kaut kādi normatīvi akti, kas reglamentē jūsu saistībā ar pakalpojumiem. Labi? Jā. Vai ir pilnībā, te grūti, man atkal ir grūti novērtēt, ja, un es pieļauju, ka arī jums ir grūti novērtēt, vai ir viss, jūs minējāt viens noteikums, vai tas ir viss, vai ir viss, kas ir, nu, varbūt te ir, nu, tas skatu punkts tāds, vai jums ir viss, kas būtu nepieciešams no ministrijas izdotajiem normatīviem aktiem, lai jūs varētu forši dzīvot, pārvaldīt pakalpojumus, kā izskatās, vai ir sajūta, ka kaut kas trūkst? Vai ir kaut kādas, nu, tādas lietas, kas, nu, varbūt... Jā, trūkst grozījumu. Vienīgais, kas varētu trūkt. Ministru kabineta noteikuma aktualizācija, tas mums trūkst. Bet, nu, šeit es domāju, ka varēja daļēji atbilst. Es nerunāju par atbilst pilnībā. Es saku, atbilst daļēji, jā. Labi, bet atcerieties, lūdzu, tad, kad mēs, nu, drīz beigsim vērtēt, jā, tad būs nepieciešams piezīmīties, ja, skatīties, ko ierakstīt piezīmīties. Tas ir jāpatur prātā vienmēr, ja. Visiem tiem, kur mēs izvēlamies daļēji kaut kas, nu, tur kaut kam būs jābūt piezīmēs. Labi, tālāk. Iestādē normatīvais regulējums. Iestādē normatīvais regulējums, nu, tie ir kaut kādi iekšēji normatīvi akti, acīm redzot, ja, tā forma. Ja, tātad, kas regulē kaut kādu darbību, kārtību un tam līdzīgi. Šeit jūs minējāt par kaut kādu procesu, ja tas bija viens. Jums viņš pie tam bija tai normatīvā akta formā. Tā es sapratu, ja. MK noteikumi, bet vai kas un tur. Iestādē mums ir arī atsevišķi iekšējā procedūra, kā iekšējais normatīvais akts. Atkal mēs skatāmies, ja iestādē, bet mums visu laiku ir jāpatur prātā kontekstā ar šo pakalpojumu. Nevis kaut kādu, vienalga kaut kādu. Jā, bet tādi, kas, nu, ir saistīti ar šo konkrēto pakalpojumu. Jā, tieši konkrēti ar šo pakalpojumu. Tieši šim konkrētajam pakalpojumam ir izdodas iekšējais normatīvais akts, saucās iekšējie noteikumi un nosaka kārtību, kā rīkoties tieši šī pakalpojumā. Īstenojot šo pakalpojumu no paša sākuma līdz pašām beigām, arī beidzot ar pārsūdzību veselības ministrijai. Arī tiesvedību. Jā. Labi. Un pēdējais atkal mēs esam nonākuši līdz pašam šaurākajam mērogam pakalpojums. Vai ir kaut kāds normatīvais regulējums, kas apraksta vai regulē šo te pakalpojumu konkrēto. Te var būt variants, protams, atkal, ja, ka nav attiecināms, neattiecas, ka nevajag. Šim konkrētajam pakalpojumam nevajag nekādu normatīvo regulējumu. Bet, ja gadījumā vajag pēc būtības, tad vai tur viss ir kārtībā ar viņu? Ja mēs runājam par konkrēto pakalpojumu, tad mums ir šie noteikumi, kā jau minēja, tie paši ministra kabineta noteikumi. Labi. Un tad viņi atbilst pilnībā, varētu teikt, ja? Nē, labāk lieka daļēji, jo tur arī jāveic grozījumi, jāaktualizē. Tas nozīmē, ka it kā tie MK noteikumi ir, jā, pieejami un ir, bet, nu, viņi būtu jāpilnveido, ja? Jā. Saistībā ar to pakalpojumu. Un tāpēc mēs liekam daļēji, ja? Jo formāli, ja jautājums ir, vai izveidots, ja, normatīvais regulējums, tad ir izveidots, ja, atbilde jā, ja tā vienkārši skatītos, ja, formāli. Bet jūs skatāties ar saimnieka skatu, un kaut arī formāli ir izveidots normatīvais regulējums, jūs redzat, ka tur ir nepieciešama pilnveide, ja, un tāpēc mēs rakstam atbildes daļēji. Ļoti laba pieeja. Ir jūtams saimnieka attieksme. Tā, labi.
Tātad normatīvais regulējums ir tālāk, partneri. Šeit mums ir tikai 2 kritēriji, un pirmais – pakalpojumu pārvaldības īstenošanai pēc iespējas tiek piesaistīti partneri. Mēs runājam par konkrēto pakalpojumu, ja? Vai šim pakalpojumam tiek piesaistīti partneri, piegādātāji un sniedzēji. Es tagad atkal mēģināšu jums atsveidzināt atmiņā. Šis te nosacījums par partneriem bija kaut kur iepriekš pie uzdevumiem, man liekas, ja? Kur mēs vērtējam, vai tiek veikti kaut kādi uzdevumi. Un tur jūs atbildējāt, ka jā, ka jūs esat piesaistīgs partneris. Man liekas, jums tie bija tie eksperti, ārstu eksperti, kā pakalpojumu piegādātāji, un savukārt bankas vai kas jums bija, jeb kaut kas maksāja, kas maksājums veids otrā. Nacionālais veselības ievads. NVD bija, ja, otrā galā, ja, kā pakalpojums sniedzējs, kas to visu ķēdīti pabeidz līdz galam. Līdz ar to jūs esat pa vidu šim pakalpojumam, uz abām pusītēm ir partneri. Ja, un, ļoti labi. Tātad partneri ir šim pakalpojumam atbilst, un tad ir otrs pakalpojumu pārvaldības īstenošanai. Iesaistītie partneri tiek pārvaldīti. Tostarp ir noslēgts vienošanās, kas ietver pakalpojumu līmeņu nosacījumus. Lūk, tas ir tāds smagais jautājums. Un partneri tiek regulāri vērtēti. Lūk, tas jau faktiski šis te kritērijs ļoti sasaucās ar ISO 9000 kvalitātes pārvaldības lietām, kas arī paredz un pieprasa, ka ja ir partneri, tad šie partneri tiek vērtēti. Ja? Tātad ātrums, kvalitāte, uzticamība partneriem, ja, dažādi šie kritēriji, un tad regulāri tiek pārvērtēti. Kā tur mainās situācija, vai viņi paliek ar vien labāki, vai viņi paliek ar vien sliktāki, un tad ir jāmeklē citi partneri iespējams, ja, un tam līdzīgi. Lūk, tā kā šāda veida lietas saistībā ar jūsu pakalpojumu. Šis lielā mērā izklausās pēc uzdevuma, ja, bet tomēr šeit mēs skatāmies no jūsu spējām. Partneri kā spējas. Ja. Partneri, ja reiz ir spējas, tad arī spējas ir jāpārvalda. Šeit es varbūt tāds korektāk būtu daļēji atbildes. Ko jūs? Jā. Ātri un tā tālāk. Diemžēl tagad tā situācija tā. Es precizēšu, ja daļēji ielikāt. Tad pirmkārt, vai jums ir vienošanās, kas ietver pakalpojumu līmeņa nosacījumus? Tad, kad mēs runājām iepriekš vērtējām, tad jūs vispār kaut kā runājāt par to, ka pakalpojumu līmeņa vienošanās nosacījumi netiek noteikti pakalpojumam iestādē. Bet šeit viņi ir? Nav viņi tādi. Nav tie nosacījumi, tie līmeņi nav. Mums jau galvenais, kā noslēdz līgumu, viņam konkrētajā termiņā jāiesniedz tas un punkts. Labi, tātad no pirmā punktī kaut kas ir līgumi ir un kaut kas daļēji tur ir, ja? Otrais, partneri tiek regulāri vērtēti. Kādā ziņā viņi tiek vērtēti, no kādas tās puses? Lūk, tātad kā viņi tiek vērtēti, es it kā mēģināju, bet es vēl precizēšu. Tātad, ja jums ir partneri 1, 2, 3, ja, tad kā to paredz ISO 9000, piemēram, tas ir piemēram, ja, ka ir tabuliņa, ir uzskaitīti partneri uz 1, 1, 2, 3, 5 partneri, cik jau no jums viņi tur ir. Piemēram, tie paši ārsti eksperti, ja, sarakstīši. Uz otras asas, piemēram, ja jūs izmantojat viņu pakalpojumu sniegšanas ātrums, pakalpojumu sniegšanas kvalitāte, pakalpojumu sniegšanas uzticamība, pakalpojumu sniegšanas efektivitāte un tam līdzīgi. Ja? Pakalpojumu sniegšanas sadarbība, cik tur ērtums, ja, sadarbības ērtums. Un ir daudz šādi te kritēriji, teiksim, uz otras asas, un tad katram partnerim jūs tur liekat kaut kādu atzīmīti no 1 līdz 10. Ja? Un tad regulāri. Tas nozīmē, ka reizi pusgadā vai reizi gadā tie partneri tiek pārvērtēti. Un tad jūs skatāties, visi partneri forši, bet šis partneris
ar katru gadu, tur, teiksim, tā kvalitāte darba, samazinās un tā tālāk. Ja? Tas nozīmē, ka ir vesels atkal process kārtība iestādē centralizēti, kārtība, kādā veidā mēs pārvaldām partnerus, partneru attiecības, un tas tad arī paredz, ja, ka katrs pakalpojumu vadītājs tad paskatās uz tiem saviem partneriem un laiku pa laikam pavērtē, vai viņi nesāk izlaisties gadījumā, vai arī tieši otrādi, viņi paliek ar vien labāki, ja, un tam līdzīgi, ja. Tā kā šādi, tas nav tā gaiteni ar kolēģi pārunāja, kādi tie tur sliņķi, ja, viņi tur haltūrē visu laiku. Tas nav tas, ne. Šeit ir process, šeit ir mērķiecīga darbība, ja, kas tiek veikta, saistībā ar partneru pārvaldību. Lūk. Tad varētu, man tāds jautājums, tie paši tā nevis sistēma, kur tiek katru gadu novērtēt šis konkrētais ierēdnis, vai šis der zem šī nedara. Tie, kas ir ar uzņēmuma līgumu noslēgtu, arī netiek izvērtēts, jo tur ir jau paredzēts, viņš uzliks savu parakstu, kā darbs būs izpildīts kvalitatīvi, un mēs nevaram cik nav. Lūk, tas ir solījums. Līgums, tas ir solījums. Viņš ar līgumu palīdzību solījums. Es būšu labīgs. Tas neskaitās. Šeit ir runa par to, vai jūs regulāri vērtējat, vai viņš patiešām ir tik labiņš, kā viņš ir apsolījis. Ja, to nozīmē vērtēšana. Tas nav līgums. Ja, līgumā tikai mēs viņiem kaut ko apsolam, ka maksāsim, viņi mums apsola, ka strādās, mēs draņķīgi maksājam, viņi līdz ar to draņķīgi strādā, vai otrādi, ja, un reālā dzīve ir pilnīgi kaut kas cits, un tāpēc mums savukārt ir jāvērtē, kas notiek patiesībā. Nevis kas tika solīts. Ja? Nē, var salīdzināt ar to, kas solīts. Piemēram, katram partnerim viens no tiem kritērijiem varētu būt darbības atbilstība apsolītajam, ja? Tam, kas bija rakstīts līgumā. Ja? Un atkal mēs konstatējam, ja šie 5 partneri atbilst perfekti, bet šie 3 tur īsti neatbilst. Ja? Un tā tālāk. Ja? Tā kā tas ir pilnīgi cits, ja tas ir process, kā mēs strādājam ar saviem partneriem. Vai tas ir kā? Jā, arī precizējuši jautājums, ja mēs paņemam šos partnerus ar speciālām zināšanām, kā mēs bez šīm medicīniskajām zināšanām varam novērtēt, ka ir sniegts kvalitatīvi. Tas pakalpojums no viņa uzskāpojums kā partnera. Man jāsaka, ka diezgan slikti var dzirdēt čarkst. Kaut kas, vai tik jūs neesat pat tālu no mikrofona? Labi, mēs gaidām. Tagad ir labi. Kā mēs varam novērtēt ar speciālām zināšanām medicīnā uzrakstīto? Ja man tāda nav kvalitāte. Jā. Tā tad vēl vienreiz. Jums nav jāvērtē to, ko jūs nespējat novērtēt. Jūs vērtējat to, ko jūs spējat. Skaidrs, ka jūs nespēsiet novērtēt viņa profesionālās zināšanas, ne? Bet jūs spēsiet novērtēt, vai viņš pietiekoši ātri reaģē, vai viņš klausa to, ko jūs sakat, vai sadarbība ir ērtā vai neērtā veidā ar šo partneri un tam līdzīgi. Ja? Jūs jau vērtējat tās lietas, kuras jūs varat novērtēt. Neviens neliek vērtēt neiespējamo, protams, ka ne. Ja? Tā. Tādu vērtējumu mums nav. Varētu būt, ka šī brīdī nav. Jo, tā ir atkal viena tāda jauna lieta. Mēs jau tagad tikai sākam ar vien vairāk pieradināties, ar vien vairāk, ja? Izmantot partneru pakalpojumus, sadarboties, un tas ir labi. Ja? Bet, teiksim tā, pārvaldīti to darīt, ja? Tas gan ir jaunums, ja? Un līdz ar to, kaut kā mēs sadarbojamies, ja? Labi, par partneriem arī. Pakalpojums saņēmēji. Šeit ir tikai viens vērtējams kritērijs, un tā. Es mazliet atkal atgādināšu teoriju, pāris vārdu jums, un arī pārējiem, protams, ja? Ir ļoti netipiski un nepierasti mūsu pakalpojumu saņēmējus, klientus uzskatīt par mūsu spējām. Tā ir jauna lieta faktiski politikā. Bet ņemot vērā, ka mūsu šie te pakalpojumu saņēmēji piesaistās jau pakalpojumu veidojot, plānojot, ieviešot arī sniegšanas procesā, tad skaidrs, ka no viņiem
ir atkarīgs mūsu darbības rezultāts. Lūk, ja? Līdz ar to, ja reiz no viņiem ir atkarīgs mūsu darbības rezultāts, tad tā ir viena no mūsu spējām sasniegt rezultātu. Viņi arī ietekmē mūsu spējas apmierināt pakalpojumu saņēmējus paši sevi. Ja? Tā kā viņiem ir divas lomas. Ja? Tāpēc tas ir nepierasti. Bet kas tad mums šeit ir? Pakalpojumu pārvaldības īstenošanai dažādos pārvaldības posmos pēc iespējas tiek piesaistīts saņēmēji. To starp plānošanas, izveidas, ieviešanas, sniegšanas, likvidēšanas posmā. Tātad šeit faktiski mēs vērtējam tikai vienu lietu. Vai šī konkrētā pakalpojuma ietvaros notiek šī sadarbība? Atbilde uz šo punktu būtu, kad, laikam tā kā nē, jā. Šī brīdī nē, ja? Šī brīdī tā kā nē, jā. Labi, jā. Šī brīdī. Jo ir skaidrs, ka šī te pakalpojuma saņēmēja jau arī ir jāiesaist šī konkrētā pakalpojuma visos posmos, ja? Un viņi ir kā mūsu spēja, cik viņi mums ir izpalīdzīgi, kāda viņiem ir attieksme, cik viņi ir zinoši, ja? Un tas viss ietekmē mūsu darbības rezultātu. Labi, par saņēmēju arī skaidrs. Tālāk mēs pāriesim pie resursiem. Šis bija mūsu spējas. Ja, tagad jau resursi. Pirmā resursu grupa ir beidz informācija. Informācijas resursi. Un tā, pirmais. Pakalpojuma vadītājs nosaka pakalpojumu pārvaldībai nepieciešamās konkrētās informācijas veidu, satura apjomu un iegūšanas veidu. Tātad, ja jums ir pakalpojums, šis konkrētais pakalpojums, tad pakalpojuma vadītājs ir tas, kurš nosaka, ja, visas šīs lietas plāno, nosaka, ja, kas, kā. Es teiktu, ka daļēji. Dzirdat mani? Es dzirdu, jā, bet tad vajadzīgi mazliet komentāri. Jo vai pakalpojuma vadītājs to nosaka, vai arī to nosaka kāds cits, vai arī neviens nenosaka. Jā. Tā. Jo te bija vairāk vērsts uz to, ka pakalpojuma vadītājs ir tas, kas šim konkrētiem pakalpojumam izdomā, ko tad viņam vajag, jā, tātad veidu, saturu, apjomu, jā, darbības ar šo informāciju. Jo, protams, to, kā šo pakalpojumu sniegt, nosaka jau ārējais normatīvais regulējums, bet skaidrs, ka pakalpojumu vadītājs var daļēji ietekmēt. Labi, tātad daļēji, ja? Es teiktu, ka daļēji, jā. Labi. Nākošais. Ir apzināta konkrētā pakalpojuma pārvaldībai nepieciešamā informācija katrā no pakalpojuma pārvaldības mērogiem, līmeņiem un pārvaldības posmiem ir nepieciešama atšķirīga veida informācija. Tā ir piezīmīta, ja? Tātad jums ir šim konkrētajam pakalpojumam apzināts, kāda informācija ir vajadzīga katrā no pakalpojuma pārvaldības posmiem. Tātad kaut kur ir piefiksēts, uzskaitīts, kāda veida informācija tā ir. Ja? Līdzīgi, ja tas ir turpinājums it kā iepriekšējam, ja? Un tur bija pateikts, ka pakalpojuma vadītājs ir tas, kas to dara. Nevis kāds cits, kaimiņš vai radinieks vai pakalpojuma kopuma vadītājs, bet tieši konkrētā pakalpojuma vadītājs. Ja? Un šeit savukārt ir zināms, ja, tā tad ir kaut kur apzināta, kāda tad īsti informācija ir nepieciešama. Es teiktu, tāpatās atbildētu daļēji. Daļēji nevis pilnībā, ja? Jo es teiktu, ka tomēr, es varbūt tās Dacei būtu viedoklis, ka pilnībā, bet es teiktu, ka daļēji, jo iespējams, ka mums šobrīd nav apzināta pilnīgi visa ar pakalpojumu pārvaldībai nepieciešamā informācija.
Lielisks komentārs, un es teikt mazliet viņu papildināšu. Man patīk tiešām pieeja, jo ir tā, ka varētu rasties maldīgs priekšstats, ka ja reiz mēs pakalpojumus sniedzam, nu tad skaidrs, ka mums ir visa vajadzīgā informācija, bet lūk atslēgas vārds sniedzam. Tātad sniegšanai skaidrs, ka mums ir visa vajadzīgā informācija, jo savādāk mēs nevarētu sniegt šo pakalpojumu. Bet šeit jautājums ir plašāks pārvaldībai. Lūk, un pārvaldībai var būt nepieciešama cita informācija, ja, cita veida uzskaite, piemēram, kvantitatīvie rādītāji, klientu apmierinātība, efektivitāte. Tie ir tie galvenie darbības rādītāji, kas ir vajadzīgi pārvaldībai. Un šādi rādītāji lielā daļā iestāžu pašlaik nav noteikti. Mēs arī šeit iepriekš runājām, ja, vai ir noteikti, vai tiek noteikti galvenie darbības rādītāji. Ja? Nebija. Ja? Bet, tieši tā, daļēji noteikti. Tāpēc ir daļēji, jo ir sniegšanai. Sniegšanai ir noteikti tie rādītāji, tā informācija, ja, kas ir vajadzīga, ja? Bet pārvaldībai varbūt, ka vajag tomēr arī daudz ko vairāk. Tāpēc ir daļēji, jā. Tā kā bija ļoti jauki, jā, ka šis te tika apzināts, šī atšķirība starp pārvaldību un sniegšanu. Jā. Labi, un trešais, pēdējais, te gan atkal ir apakšpunktiņi, ja? Ir pieejama un tiek izmantot konkrēti pakalpojumu pārvaldībai nepieciešamā informācija tostarp vispārējai pakalpojumu pārvaldībai. Iepriekšējais bija, vai ir apzināts, ko vajag. Šeit jau ir, vai tiek izmantota. Ja, tātad vispārējai pakalpojumu pārvaldībai, lūk, tie galvenie darbības rādītāji. To mēs sapratām, ka pagaidām nav. Tālāk, uzdevumu, pārvaldības uzdevumu veikšanai, arī visdrīzāk pagaidām nav. Pakalpojumu izveidas sniegšanas un pilnveidas nosacījumu īstenošanai un pakalpojumu un nepieciešamo spēju un resursu nodrošināšanai. Šeit ir interesants moments. Šeit, lasot tos apakšpunktiņus, varētu domāt, ka nekā nav, bet atcerieties, viens no pārvaldības uzdevumiem ir sniegt, nodrošināt šī pakalpojuma pieejamību un sniegt šo pakalpojumu. Un tam nepieciešamā informācija jums noteikti, ka ir. Ja? Tāpēc šeit arī droši vien, ka, Daļēji. Jā, ļoti labi. Negribēju teikt, ja, bet ir skaidrs, ka kaut kas ir, bet liela daļa pagaidām nav. Ja? To mēs iepriekš jau sapratām. Ja? Tā kā tā ir arī informācija. Tālāk, digitālās tehnoloģijas. Te būs krietni vairāk. Tā būs no resursiem visplašākā sadaļa. Un sāksim no viena gala. Tātad, pakalpojuma pārvaldībai izmanto valsts vienoto reģistru. Tostarp dzīves situāciju reģistrēšanai, tātad vajadzību grupu reģistrs, ja tātad dzīves situācija, pakalpojumu reģistrēšanai un resursu reģistrēšanai. Tātad, ja mēs runājam par konkrēto pakalpojumu, tad pakalpojums vai ir sasaistīts ar dzīves situāciju, laikam, ka nebija, mēs iepriekš konstatējām. Nebija. Pakalpojumu reģistrēšanai, tātad pakalpojums bija aprakstīts vienotajā reģistrā, tātad tas ir, un nepieciešamo resursu reģistrēšanai ar pakalpojumu saistītiem arī laikam nebija. Ja? Jo mēs iepriekš konstatējam, ka tas vidus ir, pats pakalpojums ir, bet tie abi gali īsti nav pagaidām. Ja? Tāpēc varam teikt, acīm redzot, ko? Daļēji. Jā, tieši tā. Daļēji. Labi. Jāatcerās, ka nav tā pirmā un trešā, vidējais ir. Tālāk, otrais kritērijs. Pakalpojuma piedāvāšanai, pakalpojumu katalogos izmanto valsts centralizētās pašapkalpošanās tīmekļa vietnes. Un tās ir Latvija Gov.lv publiskajiem pakalpojumiem un Virsis Gov.lv starpiestāžu pakalpojumiem. Kā jums ir ar šo pakalpojumu? Konkrētam pakalpojumu. Šis pakalpojums ir pieejams no Latvija Gov.lv. No Latvija Gov.lv. Jā. Labi, bet Latvija Gov.lv, tātad jūs piedāvājat savus pakalpojumus iedzīvotājiem, bet, uzņēmējiem un citām iestādēm jums nebija šīs pakalpojums. Šis pakalpojums nav, tieši šis ir tikai iedzīvotāji.
Tādā gadījumā pēc būtības viņš atbilst pilnībā, ja? Jā. Labi, ļoti labi. Te ir atkal nianses. Tas, ka te ir rakstīts, ja, ka ir šīs Latvija Gov.lv, Virsis Gov.lv. Ja jūsu pakalpojums nav paredzēts citām iestādēm, tad to ignorējiet, ja. Nav jau par katru cenu neatbilstoši, ja tas jādara. Tādēļ, ja jums ir pakalpojums paredzēts iedzīvotājiem, tad Latvijā Gov.lv viņš tiek publicēts. Viss kārtībā. Labi, tālāk. Pakalpojumu pārvaldībai izmanto valsts vienoto pieteikumu vadības sistēmu vai savu resora vai iestādes lokālo pieteikumu vadības sistēmu, tostarp pakalpojumu pieprasījumiem, incidentu pieteikumiem un problēmu pieteikumiem. Vai jūsu pakalpojums kaut kādā veidā ir sasaistīts ar kādu no pieteikumu vadības sistēmām? Es teiktu, ka nē. Tāds ir. Nē. Nē, mēs viņu piesaka viņu vai atkarībā no kanāla. Jā. Tas nozīmē, ka šeit lūk atkal ir vērts politikā, te ir saite visiem palasīt, kas vispār ir pieteikumu vadības sistēma, jā, pirms vērtējam, jā, jo pašlaik valstī ir izveidota valsts vienotā pieteikumu vadības sistēma. Tas ir Virsis ietvaros viena no koplietošanas komponentēm, kurā var piereģistrēt incidentus, problēmas, kas ir saistībā ar pakalpojumu konkrēto. Ja? Bet pašlaik pilnīgi skaidrs, ka šī sistēma nav sasaistīta ne ar vienoto reģistru, ne ar, teiksim tā, ar tīmekļa vietni Latvija LV, ne ar iestāžu biznesa sistēmām. Jo tas, kas te ir par pakalpojumu pieprasījumiem, runa ir par to, ka jums pašlaik kas notiek? Jums pakalpojumu katalogā ir kartīte, lietotājs atver kartīti, tur ir poga pieprasīt pakalpojumu. Es tā vienkāršot, ja? Viņš nospiež pogu un pakalpojumu pieprasījums uzreiz pat taisno nonāk iestādes biznesa sistēmā vai lietotnē vai vienalga kur, bet faktiski uzreiz jau pie izpildītāji, pie pakalpojumu sniedzēji. Lūk, un tā pašlaik visiem pakalpojumiem valstī pagaidām ir. Ja? Tas, kas ir domāts ar pieteikumu vadības sistēmas integrāciju, ka pa vidu, tajā brīdī, kad jūs nospiežat pogu, šo pieprasījumu pārtver pieteikumu vadības sistēmu, tur veidojās automātiski šis te ieraksts, sākās laika kontrole, sākās statusu maiņa atkarībā no tā procesa. Atcerieties, mēs kaut kad iepriekš runājam par tādu lietu kā caurspīdīgums, ka katrs lietotājs var sekot līdz sava pieprasījuma izpildes gaitai. Un tur es minēju, to ir iespējams īstenot tikai tad, ja ir pieteikuma vadības sistēma. Jo pieteikuma vadības sistēma ir tā, kurā tie soļi tiek reģistrēti, tā ir darba plūsma faktiski, ja? Viena no darba plūsmām. Tur arī tiek mainīti tie statusi, un no šīs pieteikuma vadības sistēmas arī lietotāji var atpakaļ saņemt, ja to informāciju, kādā stāvoklī tad ir viņa pieprasījums, cik tālu viņš ir ticis lūk, ja? Un tam kalpo šādas pieteikuma vadības sistēmas. Valstī tāda ir izveidota, bet šī brīdī šī sistēma vēl nav integrēta, jeb savienota tehniski ar tīmekļa vietni Latvija LV, un viņa vēl nedarbojas, ja kā šāds, teiksim tā, pa vidu kaut kas esošs, ja. Tādēļ centralizētā pieteikuma vadības sistēma vēl šī izstrādes brīdī nav, bet daudzām iestādēm ir lokāls, vai resora, vai konkrēti pat iestādēs savas pieteikuma vadības sistēmas, kas tiek izmantotas. Ja? Jūsu gadījumā tādas nav, tā es saprotu. Mūsu gadījumā tādas nav, mums nonāk dokumentu vadības sistēmā, bet tas ir cits. Tas ir cits kaut kas, jā, tur netiek pakalpojumu pieprasījumu apstrādāt, jā. Tā ir dokumentu vadība. Labi, nākošais. Pakalpojumu pārvaldībā izmanto specializētos pamatdarbības digitālo tehnoloģiju risinājumus, piemēram, pašapkalpošanās, lietotnes, formas,
pieprasīšanai un saņemšanai. Pirmais, vai jūsu pakalpojumam ir izveidota e-lietotne. Viņu mēdz dēvēt arī Latvijas LV kontekstā par e-pakalpojumu. Ja? Tātad speciāla lietotne, kurā tad cilvēks nonāk, un tur aizpilda formu un tam līdzīgi. Lūk, tātad pirmais ir tālāk. Informācijas sistēmas, datu uzkrāšanai un apstrādei. Tātad kaut kur, kaut kā tiek uzkrāti dati par šo pieprasījumu, un tam līdzīgi. Par rezultātu ir, reģistrs tāds. Labi, tālāk. Informācijas apmaiņas risinājums, piemēram, tas pats dagrs, mums ir valstī izveidots dagrs, kas ir paredzēts informācijas apmaiņai starp dažādām sistēmām. Tas varētu nebūt arī dagri, jūs varētu veidot, savus API un tam līdzīgas lietas, ja jūs no saviem reģistriem datus apmainat ar citām informācijas sistēmām. Iespējams, ka jūsu gadījumā tas neattiecas, nav aktuāli. Es teiktu, ka neattiecas, Man arī tā likās jūsu pakalpojumam. Tālāk. Speciālas digitālās tehnoloģijas saturošas iekārtas, kā piemēram virpas, ledusskapjus, rentgena aparātus un ko vēl mūsdienās, neizmanto savu pakalpojumu sniegšanai. Droši vien arī uz jums neatiecas. Neatiecas. Jā, labi. Tālāk. Pakalpojumu automatizācijas vadības un kontrolas risinājums. Tas ir dažādi. Arī neatiecas. Neatiecas. Tas nozīmē, ka, ko mēs konstatējām, ka divas pirmās rindiņas jūs lietojat un pēdējās trīs neatiecas. Tad kāds varētu būt kopējais vērtējums? Jā, atbilst pilnībā. Ļoti labi, tā man arī likās, Labi. Tālāk, nākošais arī sarežģīts. Pakalpojumu pārvaldībai izmanto dažādus pakalpojumu pārvaldībai nepieciešamos papildu digitālo tehnoloģiju risinājumus. Piemēram, tehnoloģisko nodrošinājumu klātienes pieteikumu reģistrācijai. Vai kaut kas tāds jums ir aktuāls un vai jums tur ir kādi rīki? Ja atnāk klātienē cilvēki klientu apkalpošanas centrā, tad kas ar to notiek? Vai tas kaut kādā rīkā tiek reģistrēts, pārvaldīts, uzskaitīts, piemēram? Viņš tiek pieņemts un reģistrēts dokumentu vadības sistēmā. Dokumentu vadības sistēmā? Jā. Katrs apmeklētājs, kā var dokumentu vadības sistēmā pieregistrēt apmeklējumu? Apmeklējumu, iesniegumu. Iesniegumu. Tad, kad dokuments tiek pieņemts, dokuments tiek pieregistrēts, bet apmeklējums kā fakts atnāca tāds un tāds cilvēks, uzdeva tādus un tādus jautājumus, mēs viņam sniedzām tādus un tādus atbildes, pa vidu arī pieņemam dokumentus, ko pieregistrējām. Mums ir kalendārs, mums cilvēki piesakās, tad mums ir kalendārs, kurā mēs norādam, ka tad un tad atnāks tāds un tāds cilvēks, lai saņemtu konsultāciju, un iespējams arī tā procesa laikā viņš arī aizpilda veidlapu, vai mēs palīdzam aizpildīt veidlapu. Tas nozīmē, ka faktiski kaut kādai klātienes pieteikuma reģistrācijai jūs izmantojat kalendāru, Jā. Un šajā kalendārā var redzēt, kad kurš ir bijis pie jums. Jā, es norādu vārdu uz vārdu, un kurš ir tas atbildīgais, kurš īsteno šo konsultāciju. Un tad uzliek zaļā vai zaļā krāsā, ka ir bijis. Viss. Labi, bet klients ir piefiksēts, kurš bija tajā laikā pie jums? Pats klients? Jā. Ja pats klients ir bijis, ja viņš iesniedz iesniegumu, tad es tā loģiski izsacinu, ka viņš ir bijis. Bet, piemēram, ja tas ir klients, kurš vienkārši grib iepazīties ar lietas materiāliem, tad šī fiksācija norit. Speciāla veidlapa ir piešūta lietā, kur viņš uzliek savu parakstu, datums un parakstu, un ko viņš ir darījis. Iepazinies ar lietu, iesniedzis papildus dokumentāciju, parakstu, datums. Labi. Drīzāk, tas iet no administratīvā procesa. Viss tas, ko jūs stāstat, ir forši, bet tas laikam neatiecas īsti uz to jautājumu. Ja? Jo atkal, kas tad ir šāda te klientu pieteikumu reģistrācija? Tas nozīmē, ka sēž darbinieks pie lodziņa, mēs runājam par klātienēm, klientu apkalpošanas centrs, atnāk klients,
un faktiski tiek piereģistrēts vārds, uzvārds, cikos atnāca, kādu jautājumu uzdeva, kādu mēs atbildes sniedzām un tā tālāk. Ja? Cik ilgi tātad aizņēma šī konkrētā klienta apkalpošana, saruna, ja? Tā ir klātienes, un šādi rīki ir. Ja mēs runājam, piemēram, par VPV KATS tīklu, ja, valstī to vienoto, tad, protams, ka tur visos šos klientu apkalpošanas centros tiek izmantots šāds rīks. Šādam rīkam it kā būtu jābūt katrā klātienes klientu apkalpošanas centrā, kur tie darbinieki vienkārši visu piereģistrē. Tā ir ļoti, līdzīga lieta tai pieteikuma vadības sistēmai. Ja? Pieteikuma vadības sistēma var darboties divos režīmos. Tajā automātiskajā, ko es iepriekš skaidroju, ja? Kur viņa automātiski pārķer to pieprasījumu no Latvija LV, piemēram. Ja? Bet ir arī šis otrs rokas režīms, jeb klātienes režīms, kad operators klienta apkalpošanas centra darbinieks ar rokām ievada šo pieprasījumu, klientu un tā tālāk un tā tālāk. Veselu virkni ar laukiem aizpildu saistībā ar šo te apciemojumu, teiksim tā. Sakiet, jā, bet mēs tā kā mums tagad top šī sadarbība ar šiem klientu centriem, un ja viņi pieņem mūsu iesniegums, viņi jau tad arī automātiski piereģistrēs. Es tādu saprotu. Jā, bet tie pieteikumi, jeb apciemojumi, kas iet pie viņiem, caur viņiem, tie noteikti, ka tiek piereģistrēti visi un pārvaldīti. Bet, var jau būt, ka iet pie jums pa taisno nevar aiziet klātienē. Nē, protams, ka var šo visu īstenot, jā. Un tad, lūk, šie te klātienes, apciemojumi, ja vizītes, ja, apmeklējumi, tie nav tajā sistēmā, ja, viņi faktiski pazūd, ja, viņi nav uzskaitīti. Tā kā jums te, varētu būt, ka ir daļēji, ja, risinājums šai te rindiņai. Tā izklausās, jā. Labi. Tālāk. Otrs nākošais. Tehnoloģisks nodrošinājums pakalpojumu galveno darbības rādītāju mērīšanai un analīzē. Tātad, ja jums būtu noteikti dažādi galvenie rādītāji, tad jums būtu arī jābūt kaut kādām tehnoloģiskām iespējām, ja? Šos rādītājus mērīt, vispār uzkrāt, kaut kā analizēt un tam līdzīgi. Tā kā tas visdrīzāk jums nav pašlaik, vai ne? Nē. Nav gan Excelī piefiksējumi datu. Jā, labi. Tālāk. Pakalpojumu monitorēšanai un diagnostikai. Te ir runa par to konkrētam pakalpojumam, ja? Ka jums jābūt kaut kādam nodrošinājumam, lai saprastu, pakalpojums ir pieejams, nav pieejams, kurā brīdī uz cik ilgu laiku bija pārtraukums, lai jūs varētu, pirmkārt, katram pakalpojumam šī pieejamība ir jānosaka, kas ir normālā pieejamība. Ja? Tas ir viens no pakalpojumu līmeņa nosacījumiem, obligāts pie tam. Ja? Tātad mēs nosakam, kāda ir normāla, kādai būtu jābūt. Un tad mums ir jābūt iespēja mērīt, ja? Un kontrolēt un konstatēt, cik tad īsti tā pieejamība faktiski ir bijusi, ja, pakalpojumam. Kad viņš ir bijis pieejams, kad ir bijuši pārtraukumi, cik ilgi pārtraukumi. Līdz ar to, vai tam kaut kādi rīki jums ir. Droši vien arī, kad visdrīzāk, ka nav. Bet, tomēr jautājums. Es teiktu, ka nav, jā. Jā. Jautājums, vai jūsu pakalpojumam vispār var būt tādi tehnoloģiski rīki, ar kuriem kaut ko monitorēt. Bet, varbūt, ka varbūt. Nezinu, būtu jādomā tad krietni. Ja? Jā, atkarībā no tā pakalpojuma pieteikšanas kanāla. Ja tie ir digitāli kanāli, tad mēs varam. Ja tie ir klātienes, teorētiski varētu būt, ka mums ir 100% pieejamība, kaut gan mēs to, Lūk, atkal nianse visiem. Ar šo monitorēšanu ļoti uzmanīgi. Monitorēt, pirmkārt, tehnoloģiski mēs tipiski monitorējam nevis pakalpojumus, bet resursus. Mēs varam sistēmas darbību monitorēt, bet pakalpojums bieži vien ir atkarīgs no daudziem kritiskajiem elementiem, ja, un komponentiem. Un jūsu sistēma varbūt ir tikai viens, bet varbūt, lai darbotos pakalpojums, jums 5 sistēmas ir piesaistītas kā kritiskās komponentes. Varbūt, ka tur vēl cilvēki ir piesaistīti kā kritiskā komponente, ja, kur, ja viņš ir saslims, tad pakalpojums nav pieejams, ja, un tā tālāk.
Un līdz ar to te ir ļoti jāuzmanās, jo tipiski valstī pakalpojumi netiek monitorēti. Tiek monitorēti resursi, tehnoloģiskie resursi, IKT. Tā ir pirmā lieta. Otrā lieta, kam jāpievērš uzmanība, daudz vieglāk ir monitorēt šādus, elektroniskā vidē sniegtus pakalpojumus. Jo tie ir atkarīgi no sistēmām, ja, un ja tur tā sasaiste ir izveidota, tad tur kaut ko var monitorēt. Daudz grūtāk ir monitorēt pakalpojumus klātienē. Lūk, pat izskanēja, ja klātienē 100% nav, nemēdz būt 100%. Kāds darbinieks aizskrien uz tualeti nelaikā, kāds varbūt pusdienās ir mazliet ievilcis laiku ilgāk vai saslims pēkšņi negaidot, un klātienes pakalpojums nav pieejams. Cilvēku faktors. Klātienes pakalpojumiem bieži vien ir šis cilvēku faktors. Tālāk, ļoti prozaiska lieta. Jums ir telpa, kurā jūs sniedzat pakalpojumu, un pēkšņi jums paziņo, tai un tai dienā, pat nepaziņo, nav ūdens. Ūdens padevi pārtraukt vai elektrības padevi. Es teiktu, ka mums šī pakalpojuma saņemšana jau ir diezgan garš process. Līdz pat pusgadam, iespējams pat ilgāk. Līdz ar to mēs jau līdz šim nav bijis tāda situācija, kad mēs nenodrošinām šo pakalpojumu, kad ir bijis pārtraukums. Precizēšu. Tad, kad pakalpojums jau ir pieprasīts, tad tas process ilgst pusgadu. Un tad tur varbūt nav tik kritiski, ka kāds varbūt ilgāk uzkavējās savā pusdienu pārtraukumā. Bet, lai viņš pieprasītu pakalpojumu, pirmais solis, viņš aiziet, klauvē pie durvīm, durvis ir aizslēgts, viņš netiek iekšā. Kaut kādienas. Darba laikā viņš... Tādi gadījumi nav bijuši, mēs pat Covid laikā. Jā, jo pusdienas laikā arī nav tāda pusdienas laika. Meitenes, teiksim, ka viena iet pusdienās, otra pieņem, un mums visu laiku darba laikā tiek nodrošināta iespēja pieprasīt šo pakalpojumu, arī klātienē. Ļoti labi. Tā ir pārliecība, jā, balsies dzird pārliecību, bet te ir runa par to, kā jūs to monitorējat. Kā? Jūs varat būt pārliecināti. Monitorēt mēs to nemonitorējam. Jā, tur es piekrītu pilnībā, ka mēs to nemonitorējam. Jo jums ir process izveidots tā, ka tur visu laiku jābūt visam kārtībā, vajadzētu būt visam kārtībā, ja? Bet te ir runa par to, kā jūs to kontrolējat, ka tiešām ir viss kārtībā, ja? Un tā parasti ir lielākā problēma. Varbūt jūsu gadījumā tas nav svarīgi, jo jums process ir tāds, ka ir šī redundants, ka ir vairāki darbinieki, kurš viens otru piesadz, ja, un tur tas nav kritiski, ja no viena darbinieka. Bet ja pēkšņi, iedomājieties atkal reāla situācija, pēkšņi tajā iestādē, jeb vietā pazūd ūdens. Liekas nevainīgi, kas tur ūdens? Kādas ir sekas? Darbinieki nevar apmeklēt tualeti. Ko nozīmē, ja nevar apmeklēt tualeti, mēs slēdzam durvis ciet un darbinieki iet mājās. Atnāk klients un vienalga, cik jums tur bija tie darbinieki, cik tie lodziņi, neviens nebūs vaļā. Tādēļ, ka nejauši, ja tur kāds ir cauruli pāracis vai vēl nesko, līdzīgi ar elektrību, ja, un tādi gadījumi reti, bet gadās. Un tas nozīmē, kā tad šīs lietas monitorēt? Es šo visu garo runu sāku tādēļ, lai parādītu un raksturotu, ka klātienes pakalpojumu pieejamību ir visgrūtāk monitorēt. Tehniski visgrūtāk. Nav tāda laba risinājuma. Ja? Ir risinājumi, lai to pieejamības nepārtrauktību nodrošinātu pēc iespējas. Ja? Pagalmā stāv tā plastmasas būdiņa. Situācijām, kad pēkšņi nebūs ūdens iestādē, ja? Tad cilvēki kaut kur varēs aiziet. Ja? Un tam līdzīgi. Ja? Bet par to ir jādomā. Lūk, bet monitorēšana ir vājā vieta. Fiziskiem klātienes pakalpojumiem. Tāpēc to es visu stāstīju, lai nerastos ilūzija, ka klātienes pakalpojumi, tur nekāda, tur viss ir kārtībā, tiek kontrolēts un nekāda pārsteiguma nemēdz būt. Mēdz būt. Tā. Zināšanu uzkrāšana datubāzē. Nākošā tēma. Es teiktu, ka nē. Labi.
tehnoloģisku nodrošinājumu klientu partneru attiecību pārvaldībai. Lūk, klientu un partneru attiecību pārvaldībai. Te ir runa par to pašu. Atcerieties, mēs nu pat runājām par partneru pārvaldību. Tātad, kādi ir partneri, mēs mēram viņu rādītājus, analizējam, salīdzinām, vērtējam. Nu, to var darīt, protams, arī Excelī, ja? Arī Excels, protams, tabuliņu uztaisam un daram, ja? Bet reizēm tās ir, nu, kaut kādas speciālas sistēmas, datu bāze ar partneriem, ja, kur jau var viņus dažādos griezumos skatīties un tam līdzīgi. Nu, tā. Kaut kas tāds. Jā, es domāju, ka arī tuvākajā laikā paliksim pie tiem pašiem Exceliem. Diez vai mums būs konkrētas sistēmas, jā. Jo to sauc par CRM sistēmām. Ir daudz dažādi ražotāji, kas piegādā CRM, customer, kas tur bija relationship management sistēmas, ja? Ir, jā, protams, jā. CRM, jā. Un CRM var vienkārši arī, protams, Excelī īstenot. Jā. Tālāk. Kaut kāds tehnoloģisks nodrošinājums aptauju veikšanai, piemēram, ja, atkal, ja, vai kaut kas tāds jums ir? Speciāls, tāds, tieši speciāls, nē, mēs aptaujas veicam, izmantojot arī šos, koplietošanas disku Google, piemēram. Ļoti labi, jā, jo, faktiski jau tas aizstāja to, un tas to nodrošina. Te nav teikts, ka jums speciāli jāpērk vai jāprogrammē, ne, ka jums vienkārši ir šāda veida rīki. Ja, jo tāda rīka ir vajadzīga. Jā, mēs izmantojam, jā. Jā, ok. Tas nozīmē, kaut kas no tā bija, kaut kas no tā nebija, droši vien daļēji, vai ne? Es domāju, ka jā. Te varēs pēc tam lēnā garā pārskatīt, jā, un saprast, kuras ir tās lietas, kuras varētu pilnveidot. Nu, tā kā veidosim to pilnveidas plānu. Labi, tālāk. Pakalpojumu pārvaldībai izmanto tehnoloģisko nodrošinājumu pakalpojumu finanšu plānošanai, uzskaitē un analīzē. Ko jūs teiksiet šeit? Tā kā mēs neesam pirmo reizi, tad es teikšu, ka pakalpojumu plānošanai mēs neizmantojam. Tieši konkrēti pakalpojumu plānošanai. Finanšu plānošanai. Jā. Te par finansēm ir runa, jā. Jā, jā. Bet saistībā ar konkrēto pakalpojumu. Jā. Tātad atkal mazliet komentārs. Finanšu plānošanas rīkus, droši vien, ka neiegādājas un neprogrammē un neveido vienam konkrētam pakalpojumam. Tātad iestādē vai nozarē, resorā ir kaut vai valstī ir centralizēti finanšu plānošanas rīki. Pašlaik valstī centralizēti tādi nav. Iespējams, ka to veidos valsts kase. Vismaz finanšu ministrija uz to veidina, ja kā būs. Valsts kase būs kompetenci centrs, kas nodrošinās šādu rīku pieejamību visiem. Ja? Bet valstī nav, nozarē visdrīzāk arī nav, un es pieļauju, ka arī jums iestādē nav nekāds finanšu plānošanas rīks, kuru varētu izmantot arī šajā konkrētajā pakalpojumā. Nav. Jā, es tā arī domāju, jo šī brīdī finanšu pārvaldība ir diezgan tāda grūta. Visiem, neiespējam. Vēl tiešāk. Tālāk. Pakalpojumu pārvaldībai izmanto pakalpojumiem un pakalpojumu pārvaldībai nepieciešamās koplietošanas komponentes. To starp maksājumu modulu, vienoto pieteikšanās modulu, pilnvarošanas risinājumu. Visu, kas vajadzīgs, te ir uzskaitīta vesela virkne, un tātad jārunā par pakalpojumu konkrēto, vai jūs izmantojat visas šīs lietas, kas jau ir vajadzīgas, pakalpojumiem. Kaut kas no tā visdrīzāk uz jums neatiecas, nav attiecināts, ja? Un tad ir jautājums no tiem uzskaitītajiem, vai viss, kas attiecas uz jūsu pakalpojumu, tiek lietots? Es teiktu, ka viss, kas uzskaitīts, netiek lietots, un līdz ar to tā atbilde būtu atbilst daļēji, jo pat to visu funkcionalitāti, kas ir Latvijā LV, mēs uz doto brīdi vēl pilnībā neesam apgūši un neizmantojam pilnībā. Tas nozīmē, ka te vēl būs jāpaskatās, ko var pilnveidot, kuru no tām pozīcijām, ja? Un kaut kā pieslēgties, sāk lietot vai kaut kā. Labi. Tālāk. Pakalpojumu pārvaldībai izmanto atbilstošu tehnoloģisko nodrošinājumu atbalsta funkcijām. Tātad grāmatvedības sistēma, personāla vadības sistēma, lietvedības sistēma,
dokumentu vadības sistēma. Tātad te ir jautājums, vai viss ar šīm 4 uzskaitītajām sistēmām, kas tipiski katrā iestādē ir vajadzīgas un ir, vai ar viņām viss ir kārtībā, vai viņas atbilst pilnībā šīm pakalpojumu prasībām. Ja viņas pilnībā atbilst, jums nav nekādu problēmu ne ar vienu no šīm 4 sistēmām, tad te varētu likt atbilst pilnībā. Ja gadījumā kāda no šīm 4 uzskaitītajām sistēmām īsti forši nav, tad visdrīzāk varētu likt daļēji. Kā jums ir? Es domāju, ka tur būtu daļēji atbilst. Kura no sistēmām varētu būt, kur kaut ko liekas? Kā dokumentus vadības sistēmā. Tā varētu būt tā, kur vajadzētu kaut ko gudrot, kā pilnveidot, un ko tur varētu uzlabot, ja? Jā. Saistībā ar jūsu pakalpojumu, labi. Jā. Ja? Tālāk. Pakalpojumu pārvaldībā izmanto atbilstošu IKT infrastruktūru, serverus, datu glabātavus, tīklu iekārtas, datorizētas darba vietas. Te atkal ir jautājums par to, vai visas šīs uzskaitītās lietas ir ok, atbilst, un jums liekas, ka tur viss ir kārtībā, tad varam teikt, ka atbilst pilnībā, jo tur nekas nav jāpilnveido, vai arī kāda no šīm te lietām ir tāda, kur liekas, tur mums ir vājā vieta. Tā pakalpojumu pārvaldības. 4 tie apakšpunktiņi, jā. Ar serveru saimniecību neesat jutuši, ka tur būtu kaut kāda bremzēšana, vai nestabilitātes, vai datu glabātavas un tam līdzīgi. Vai viss it kā atbilst? Domāju, atbilst, jā. Pagaidām man nav bijusi problēma. Okay, labi, jā. Jo tad jūs to justu. Kādēļ tas jautājums? Skaidrs, ka jūs neesat IT speciālisti, ja? Un te atkal ir nianses, ja? Skaidrs, ka jūs nevarat objektīvi novērtēt, vai jūsu serveri jaudas atbilst vai neatbilst, izņemot, ja jūs komunicētu ar šiem te resursu vadītājiem, ja? Un viņi teiktu, ziniet, mums ir problēmas, tur serveri ir pārslogoti vai nepietiek jaudas, tāpēc jūsu pakalpojumu mēs nezinām, kā mēs nodrošināsim, un tā tālāk, ja? Un tā nav tikai čīkstēšana koridorā. Tas var būt pat oficiāla saziņa iestādē, kur brīdinājumu vēstules par to, ka kaut kas ir gaidāms vai nebūs pietiekošs un tam līdzīgi. Ja? Bet, ja jūs subjektīvi, kā pakalpojumu vadītāja, vērtējat un neesat saskārusies ar kaut kādiem ierobežojumiem, ar pakalpojumu pārtraukumiem, tādēļ, ka infrastruktūra klibo, ir kaut kādi bojājumi, un tāpēc jums ir dīkstāvis, pakalpojums nav pieejams. Ja? Tas ir tas, ja? Tas ir tas, ko jūs varat novērtēt. Vai jūs esat saskārušies ar dažādu veidu incidentiem saistībā ar infrastruktūru? Ja ne, tad jūs varat teikt, ja, ka atbilst pilnībā, ja, jūsu kā vadītāja viedoklis. Neparunājot, protams, ar resursu cilvēkiem. Ja? Ar resursu cilvēkiem parunājot, varbūt, ka būtu mazliet cits skatījums. Ja? Atklātos, ka tā virtuve varbūt nemaz tik forša nav, un ka tur ir lietas, ko vajadzētu pilnveidot. Tāpēc, tad, kad es iepriekš runāju par lomām, es uzsvēru, ka plānus veido pakalpojumu vadītāji, bet ka plānu veidošanā piedalās resursu cilvēki. Tāpēc šī būtu tā īstā vieta, šajā sadaļā visā, ja, pie resursiem, aprunāties ar resursu cilvēkiem un saprast, vai viņiem nav savs skatījums uz situāciju, kas varbūt koriģētu jūsējo optimistisko iespējams. Ja? Tā kā tā, tas par šo. Labi, tas bija par digitālām tehnoloģijām, visvairāk runājām, un tad vēl ir citi resursi. Ļoti ātri un vienkārši, jo pirmkārt, pakalpojumu pārvaldībai ir pieejams nepieciešamās telpas. Ir. Atbilst pilnībā, ja telpām nav nekādu jautājumu. Pieejams darba vietu un biroja aprīkojums, tātad datori, galdi, krēsli un tādas lietas. Nav tur nekas tāds, ja? Ko gribētos pilnveidot transporta līdzekļi. Vai arī neatiecas? Nē, viņi nevar būt neatiec. Te varētu būt daļēji atbilst, jo, piemēram, tas ir uz pakalpojumu, pareizi? Jā. Saistībā ar jūsu pakalpojumu. Vai jūsu pakalpojumu? Grūti nolikt mašīnu klientam.
Vai jums kaut kur ir jābraukā saistībā ar jūsu pakalpojumu? Mums nē, bet klientam ir grūti atrast vietu, kur nolikt mašīnu. Piemēram, ja viņš atbrauc klātienē. Nē. Te ir runa par jūsu pakalpojumu. Ja pakalpojums paredz mašīnu izmantošanu, pakalpojums, ja, tad ir jautājums, vai jums pietiek mašīnas un vai jums ir pietiekoši lepnas. Tad atbilst. Nu jā, vai arī neattiecas, ja jums pakalpojumam nevajag. Uz tiesu jābrauc. Vajag mašīnu. Nu, tad atbilst, ja? Labi. Mums pats atbilst. Tālāk. Kaut kādas specializētās iekārtas, kas jums varētu būt vajadzīgas. Es jau minēju kaut kādi darba galdi vai vēl kas. Jeb jūsu pakalpojumam nav nekādu specializēto iekārtu. Es teiktu, ka neatiecas. Tālāk. Izejvielas un materiāli. Vai jums ir kaut kādas izejvielas saistībā ar jūsu pakalpojumu un materiāli, kas ir nepieciešami, lai sniegtu šo pakalpojumu? Nu, ja mēs skatāmies izejvielas un materiālu, tad bieži vien, es varbūt daļēji liktu, jo bieži vien, lai pildītu. Bet tas ir uz pakalpojumu sniegšanas brīdi, kad klients iesniedz, vai tas ir pilnīgi no A līdz Z? Nu, viss, kas vajadzīgs pakalpojumam, arī virtuvē. Kaut kāda. Es nezinu, kas varētu būt jūsu pakalpojumam. Mums, piemēram, ārstiem, ekspertiem nav zināšanas angļu valodā un ļoti daudz publikāciju ir angļu valodā. Ir materiāli. Te ir runa par izejvielām. Tātad ķieģeļi, grants, cements vai metāls, ja jūs kaut ko no metāla veidot. Tad nevajag, ne. Jā, jo tie materiāli izejvielas, ja, kur pakalpojumu sniegšanā jūs kaut ko tur veidojat, ja, un tad ir vajadzīgi kaut kādi materiāli, ja, no kā to rezultātu viņam piegādāt. Vai tīrīšanas līdzekļi, piemēram, ja pakalpojums ir tīrīt printeri, ja, nu tad ir jābūt lupatiņām un nezinu, kam tur vēl šķidrumiem speciāliem kaut kādiem, ja. Tie ir tie materiāli un izejvielas pakalpojumos. Man liekas, jums pat, jā, man tā likās, jā. Nu, un energoresursi tātad atkal, ja. Ja jūsu pakalpojums ir energoprasīgs, vajag elektrību, lai tur daudz, lai kaut ko darītu, vai varbūt degvielu vajag daudz, un tam līdzīgi, ja, kaut kādu enerģijas veidi, ja, varbūt tādi pakalpojumi. Jūsu gadījums man arī pēc tāda neizskatās, tā kā varētu būt, ka neattiecas. Ja. Tā kā šādi, labi. Viss. Mēs šodien rekordātrumā esam novērtējuši 3. grupu, pabeiguši. Lieliski, ļoti labi pastrādāts, jāsaka. Ar katru reizi iejūtamies. Jā, un līdz ar to mēs šodien esam pabeiguši vērtēt visas grupas. Nākošajā nedēļā mēs sāksim skatīties šīs te atkarības. Atkarības un iemeslus, nu, kāpēc kaut kas tur ir jāpilnveido, ja? Kas traucē pilnvērtīgai dzīvei. Tā kā tas būs sākums, nu, pilnīgi cita veida darbībām, ja? Ja pašlaik bija vērtēšana ir noslēgusies. Kopsavilkums, lūk, ir novērtētas visas 3 grupas, ir arī kopējā vērtēšana par visām 3 grupām kopā šeit redzama, ja? Nu, šāda ir jūsu situācija. Nepieciešamā pilnveide būs 148 rindiņām, tur, kur bija vai nu neatbilst, vai atbilst daļēji. Lūk, ja? Tātad no 256, nu, faktiski, jā, nu, tā, 50%, 56, nu, mazliet vairāk kā puse. Gandrīz puse ir tāda, kura atbilst, ja, kopumā, nu, un kas neatiecas, ja, un tad mazliet vairāk kā puse, lūk, te tai kopējā attēlā ir redzams, ja, mazliet vairāk kā puse, tur būs kaut kas jāplāno. Nu, tāda ir jūsu situācija. Ļoti labi, un tiešām vēl vienreiz paldies par šo pirmo posmu. Esam pastrādājuši, ja, un nākošajā nedēļā pēc sāksim pilnīgi citu kaut ko jaunu. Jā. Tālūk. Labi, paldies. Labi, paldies arī jums, un tad šodien arī beigsim, jā. Tiksimies nākamajā. Jā. Paldies. Paldies, uz redzēšanos. Lūdzu, uz redzēšanos.